Sveiciens, laba diena visiem! Aktīvo iedzīvotāju fonda, jāsaka tā, pēdējais projektu konkurss, pavisam pēdējais projektu konkurss par komunikācijas kampaņas īstenošanu par demokrātiju. Un, mani sauc Ansis Bērziņš, un es esmu aktīvo iedzīvotāju fonda programmas vadītājs. Un vēl šodien seminārā vēl arī dzirdēsiet kolēģi Rasu Lazdiņu. Un tepat kompānijā ar mums ir arī vēl otrs konsultants, kas šīs kampaņas pieteicējs konsultēs, Oskars Suģickis, un tā teikt, lai mēs visi esam uz viena viļņa un varam atbildēt varbūt tās lietas, kuras varbūt jau šodien ir jau jautājamas, un varbūt ir dažas nianses, kuras mēs nolikumā varbūt nevienmēr var precīzi aprakstīt vai var interpretēt vai kā citādi. Var sakot, tad šodien šis pasākums mūsu iespēja mazliet izskaidrot, ko mēs ar šo visu gribam darīt. Šī būs tāda, mēs paši ļoti labi apzināmies, ka šis konkurss ir mazliet varbūt no citiem atšķirīgs, un tieši tāpēc arī varbūt tas iesākums šoreiz būs mazliet atšķirīgs. Es sākšu ar tādiem dažiem, ja tā var teikt, atslēgu vārdiem, caur kuriem mēs gribam uzreiz ilustrēt, par ko vispār ir stāsts, un varbūt, ka ir vienkārši ļoti, jo mēs jau esam saņēmuši vairākus jautājumus un komentārus, lai tādai vispār tādai sajūtai, par ko vispār šeit. Un daži ir jau paspējuši pārprast mazliet arī šī konkursa būtību, un tāpēc man liekas, dažus atslēgvārdus gribu uzreiz sākumā iedot, lai varbūt ir kāds, kurš šai brīdī jau saprot, tiešām pārpratu, un šis uz mani vispār neatiecās. Vai arī tieši otrādi, ļoti labi, kā reizi gribu zināt vairāk. Tātad pirmā uzreiz svarīgā lieta, šis projektu konkurss ir par viena liela projekta izvēli. Tātad tas ir, mēs šī konkursa rezultātā atbalstīsim vienu konkursu ar vienu kampaņu. Nav runa par vairākiem nelieliem projektiem vai vairākām nelielām kampaņām. Tas, ko mēs gala rezultātā gribam redzēt, ir vērienīga un profesionāli izstrādāta kampaņa visā Latvijā. Nevis vienā reģionā, nevis vienā novadā, nevis divos novados, visā Latvijā. Treškārt, mēs pilnīgi noteikti meklējam organizāciju ar pieredzi demokrātijas jomā, labas pārvaldības jomā, līdzdalības jomā, un respektīvi tajās tēmās, kas ir, kuras kampaņai ir jāskar, lai organizācija un tās darbinieki un iesaistītie cilvēki to tēmu pārzina un var ar viņu strādāt un skaidrot citiem. Un ceturtkārt, mēs meklējam šajā projektā jaudīgus komunikācijas speciālistus. Tie, kas ir ieskatījušies kritērijos, to jau arī zina. Bet tātad šai brīdī, man liekas, tie svarīgi atslēgvārdi ir viens liels projekts, vērienīga kampaņa visā Latvijā. Un tā kā caur šo prizmu tad arī skatāmies tālāk, kas ir varbūt tad, kas tādi ir tie nosacījumi nolikumā, mūsu ekspektācijas un tā tālāk. Tad mēs šodien tātad apskatīsim šī konkursa nolikumu, konkursa galveno būtību un galvenos nosacījumus par pieteikšanos, par konsultācijām, par kvalitātes aspektiem un atlasījumu, par vērtēšanas kritērijiem, mazliet arī par finansēm, un tad, protams, vieta jautājumiem un atbildēm. Šajā brīdī mums uzreiz būtu vērts vienoties par mūsu tā darbu kārtību. Tas priekšlikums šobrīd laikam varētu būt tāds, ka mēs vispirms izejam cauri visām tēmām, kas mums ir sagatavotas, tāpēc mikrofonus lūdzu turiet izslēgtus, lai nav lieki fona trokšņi. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet viņus čatiņā paralēli, viņi tur var krāties, ja kādu ieraudzīšu, uzreiz atbildēšu, vai Rasa pados man ziņu, vai mēs kaut kādā brīdī atradīsim tam brīdi, ja ne, tad beigās. Un tad attiecīgi starp kaut kādām semināru loģiskām daļām vai beigās būs arī iespēja uzdot jautājumus mutiski un precizēt, kas paliek neskaidrs. Tā kā mums kompānijā ir tomēr arī cilvēki, kas ar AIFU iepriekš nav bijuši pazīstami, vismaz pēc pieteikuma saraksta mēs to redzējām, tad tomēr īsais ievads par to, kas īsti ir aktīvo iedzīvotāju fonds, jo tas patiesībā ir ļoti svarīgi, lai saprastu, no kurienes aug kājas šādai kampaņai un arī vēl tādas lietas varbūt izskaidrojās. Tad pirmkārt, tā aktīvo iedzīvotāju fonds, tā ir viena no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmām. 15 valstīs šī programma strādā, Latvija ir viena no tām, un attiecīgi Islanda, Lihtenšteina un Norvēģija savukārt ir donoru valstis, kas tam visam dod naudu. Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, arī mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana. Tātad ir runa par
par bezpeļņas aktivitātēm, kas ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Latvijā aktīvo iedzīvotāju fondu īsteno 6 NVO apvienība. Visus 6 vārdus šeit arī redzat. Vadošais partners ir Latvijas Pilsoniskā alianse, bet kopā ar mūsu reģionālajiem partneriem mēs šo programmu nodrošinām gan projektu uzraudzību, konsultācijas un atbalstu un tā tālāk. Šī pieeja šīm NVO apvienībām ir spēkā visās programmas valstīs. Un tā varbūt tā nianse šeit ir, varbūt, ja kāds to, kas ar ko tas varbūt atšķirās vai neatšķirās, tātad šī laikam ir tāda Latvijas apstākļos pirmā projekta programma, kuru īsteno nevalstiskās organizācijas pašas, nevis valsts pārvalde, kurai parasti tiek uzticēta starptautiskā finansējuma administrēšana. Neejot detaļās, bet tomēr atgādinot, ka ikvienam, kurš plāno startēt aktīvo iedzīvotāju fonda programmās, projektu konkursos, ir jāvar savā darbībā ievērot EZ un Norvēģijas grantu principus un vērtības. It kā pašsaprotamas lietas, un tieši tāpēc arī es viņus šobrīd ļoti neskaidrošu, bet tie var būt iemesli kādreiz atraidīt kādu projektu, tie var būt iemesli kādreiz atraidīt kādu projektu pieteicēju, organizāciju, kur ir šaubas varbūt par demokrātijas vai likumvaras tādu cieņu vai cilvēku cieņu un brīvību, cilvēktiesībām. Organizācijas darbībai ir jābūt caurskatāmai, iekļaujošai, bez korupcijas un tādi vērtībās balstīti principi, kurus, manuprāt, mums visiem ikdienas darbā vajadzētu ievērot arī neatkarīgi no ārējiem finansētājiem. Tātad, kā jau mēs iepriekš sākām par to runāt, aktīvo iedzīvotāju fonda mērķis visās darbības valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana. Tātad mēs vēlamies ar šo programmu vairot to, ka mūsu cilvēki, mūsu Latvijas sabiedrība ir gatava piedalīties procesos, veidot procesus, un lai viņi varētu viņus veidot, viņiem šie procesi ir jāsaprot. Un tieši tāpēc mēs, arī šī programma tieši tāpēc ir veidota, jau gadus 5 mēs strādājam, kopš 19. gada beigām, kopš 20. gada sākuma, tā pa īstam viņa ir publiski pieejama. Mums ir tie 4 galvenie virzieni, tātad demokrātijas kultūras stiprināšana, kur tiek ieguldīti vairāk nekā pusi no programmas līdzekļiem, cilvēktiesību bloks, tieši par cilvēktiesību izpratnes vairošanu. 3. lielais bloks ir ilgtspēja un kapacitāte, tur arī diezgan daudz finansējuma šajā periodā esam ieguldījuši nevalstisko organizāciju tādā prasmju, ilgtspējas un kapacitātes stiprināšanā, uzlabošanā. Un 4. bloks, man tāds mazāks, ir divpusējā un reģionālā sadarbība, kuras ietvaros mēs piedāvājam sadarbību ar vai citām organizācijām programmas saņēmēju valstīs, Centrāla Eiropā, Austrum Eiropā, vai arī sadarbībā ar donoru valstīm Norvēģiju, Islandu un Lihtenšteinu. Tas tāda ilustrācija par to, kas ir aktīvo iedzīvotāju fonds. Un vēl viena būtiska nianse, kas arī šajā slaidā līdz ar to ir redzama, proti projektu iesniedzēji šajā programmā vienmēr ir tikai un vienīgi biedrības un nodibinājumi. Tas jau tātad jauno programmas veidotājiem ir jau nemainīgs uzstādījums, ka šī programma nav komersantiem vai valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, bet tikai biedrībām un nodibinājumiem. Un tad mēs nonākam pie loģiskā jautājuma, kāpēc šāds konkurss par demokrātijas kampaņu. Es domāju, ka tiem, kuri mūsu sektorā ir jau kādu laiku, vai vienkārši tiem, kuri varbūt bijuši aktīvi iedzīvotāji un seko līdz procesiem, es domāju, ka varbūt tas jautājums šķiet lieks, un es ceru, ka jums viņš tāds kaut kādā mērā šķiet, bet vienalga mums uz viņu ir jāspēj atbildēt. Ir tā, ka AIF programmu mēs savulaik būvējām balstoties uz 8 izaicinājumiem, kurus mēs konstatējām, kas ir Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai nolikumā. Viņi visi 8 ir uzskaitīti, bet, teiksim tā, šo kampaņas konkursu mēs primāri gribam adresēt uz 2. Pirmajiem izaicinājumiem, kas ir, protams, mēs redzam, ka sabiedrībā ir zema pilsoniskā līdzdalība un ir neticība cilvēkos ir neticība savām spējām, ka kaut kādus procesus vispār var ietekmēt, un arī pilsoniskās izglītības trūkums. Tas tāds komplekts, kas ir ļoti nozīmīgs, domājot par pilsonisko līdzdalību.
Un otrs ir nepietiekama izpratne par pilsoniskās sabiedrības lomu. Un te mēs runājam par tādu izpratni gan iedzīvotāju, gan arī publiskās pārvaldes izpratni. Un tad šeit diezgan loģiski arī tāds kampaņa ir viens no veidiem, kas varētu šiem izaicinājumiem atbildēt. Mēs, daudzas organizācijas savos strateģiskos projektos jau ir īstenojuši lielākas vai mazākas skaidrojošas aktivitātes un darbības, bet tad šeit šis tieši tāpēc ir atsevišķs speciāls konkurss ar vienu lielu jaudīgu kampaņu, cerību, ka viņai izdosies sasniegt varbūt mazliet jaudīgāk un tālāk tos cilvēkus, kas varbūt ar citām mūsu aktīvo organizāciju rīcībām nav līdz šim sasniegt. Tā. Un tad, ņemot vērā šos izaicinājumus konstatētos, attiecīgi iepriekš jau pieminēja, viena no programmām aktīvo iedzīvotāju fondā ir demokrātijas kultūra, par šo demokrātijas un pilsoniskuma apziņas nostiprināšanu, un tai savukārt tad ir definēti, vispār viņai ir definēti 4 sagaidāmie rezultāti, bet kampaņas kontekstā mēs skatāmies uz 3, proti mēs sagaidām, ka ar AIF atbalstu īstenoto projektu rezultātā būs pieaudzis iedzīvotāju skaits, kur iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos, būs pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kur iesaistās pilsoniskās aktivitātēs, un būs pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic savai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. Ko nozīmē šie rezultāti, ja viņi pat varbūt izklausās tādi lieli, cēli, tāli, nezināmi? Jā, daļēji tā arī ir, bet ir svarīgi šos sagaidāmos rezultātus zināt un apzināties, jo jebkuram projektam, jebkurai kampaņai, kas tiks piedāvāta šajā projektu konkursā, būs jāspēj parādīt ietekmi vismaz vienā no šiem rezultātiem. Ka vismaz vienā, vai varbūt visos 3, jūs paredzat, ka jūsu kampaņa uz tiem strādās un kādā veidā strādās. Varbūt kādam, kurš ir mazāk bijis līdz šim iesaistīts demokrātijas un NVO procesos, varbūt rodās jautājums, kas tad vispār ir līdzdalība? Es eju katru dienu uz veikalu, es katru dienu ģimenei taisu pusdienas, un es piedalos, jo es izslauku putekļus kopā ar saviem bērniem savā istabā. Tas ir forši, bet laikam tā nav tā līdzdalība, kuru mēs saprotam šīs programmas kontekstā. Tātad aktīvo iedzīvotāju fonda kontekstā mēs ar līdzdalību saprotam iesaisti sabiedriskajos procesos. Citu starpā varbūt arī politiskajos, bet tāda pamatā sabiedriskajos. Piemēri šeit viņi ir vairāki redzami, nolikumā arī viņi ir uzskaitīti vairāki. Tātad, jebkurā gadījumā šis saraksts nav pabeigts. Jūsu rokās ir to sarakstu taisīt 3 x 10 garāku, niansētāku, plašāku un tā tālāk. Mēs drīzāk to piemēru sarakstu devām, lai cilvēki vienkārši iedotu, vispār, ja varbūt kādam ir tāda, uz kurā virzienā, lai mēs tiešām nonākam uz viena viļņa, tad lūk, jā, līdzdalība sākās ar manu skolu vai ar manu mājas pagalmu un manu daudzdzīvokļu mājas kopības lēmumiem. Viņi turpinās ar manu pašvaldību, kurā es varu vai piedalīties iedzīvotāju padomē, vai iesniegt līdzdalības budžeta iniciatīvu, vai balsot. Es varu kļūt par biedru vienā vai otrā biedrībā, es varu ziedot, es varu kļūt par brīvprātīgo. Galu galā, protams, es arī eju vēlēt un piedalos vēlēšanās, bet tā ir arī lietas, kur mēs noteikti nevēlamies likt akcentu, un pie tā mēs vēl pēc brīža nonāksim. Jau varbūt tāds nākamais līmenis, jā, es varu piedalīties kaut kādās sabiedriskajās apspriešanās, kas cilvēkiem šķiet kaut kas tāds nesaprotams, bet īstenībā jau nevienmēr tā ir. Tas ir nesaprotams līdz brīdim, kamēr tu nereiz neesi to pamēģinājis. Un tad varbūt mēs ar šo kampaņu varbūt varētu iedrošināt cilvēkus pamēģināt kaut ko tādu, no kā viņi līdz šim ir baidījušies. Varbūt. Tātad es ceru, ka šie piemēri jums palīdz to līdzdalību kaut kā varbūt sazemēt un ar kaut kādiem piemēriem. Es domāju, ka es varu neslēpt arī to, ka līdzdalības piemēri nolikumā ir iekļauti arī tāpēc, ka par to mēs runāsim tālāk, ka mēs šajā konkursā mēs sagaidām, ka nevalstiskās organizācijas strādās kopā ar komunikācijas speciālistiem vai no aģentūrām vai individuāliem speciālistiem, bet ar cilvēkiem, kuri nebūtu nav no mūsu sektora.
ja varbūt mums kā NVOšņikiem liekas, viss ir skaidrs, tad mums līdzās dzīvo cilvēki, kuriem nekas no šī nav skaidrs. Un vismaz tikmēr, kamēr viņš neuzzināja, ka tur tā kā balsot par pašvaldības līdzdalības budžetu, nu tas, es par tādu lietu varbūt vispār nemaz nezināju, vai arī kā reiz, forši, tas ir viens no tiem piemēriem, es jau varu saprast, uz kuru pusi skatīties. Tā kā es ļoti ceru, ka šie piemēri jums, biedrībām un nodibinājumiem palīdzēs arī saviem komunikācijas speciālistiem skaidrot, par ko mēs runājam. Un tad tālāk būvēt jau tālāk to informāciju. Nu tā. Nu, un tad es tālāk laikam došu vārdu Rasai mazliet izstāstīt. Paldies, Ants. Tā, tad tālāk par konkursu varbūt dziļāk par satura lietām pastāstīšu. Tātad mērķis jau būtībā Ants, manuprāt, jau visus atslēgvārdus pateica, taču tā kopsavēlkot, es vēršu uzmanību, es viņu to mērķi visu nelasīšu, bet uz tām pasvītrotiem vārdiem tas ir pats svarīgākais. Tad mūsu mērķis ir finansēt šo kampaņu, un caur to mēs gribam veicināt vairākas lietas. Izpratni par demokrātiju, izpratni arī par līdzdalības nozīmi, ka tas ir svarīgi, veidot pozitīvu attieksmi pret demokrātiju, un kas ir arī ļoti svarīgi, sekmēt iesaisti šajos procesos. Tā kā šie ir tie vārdi, kas, manuprāt, tieši pasvītroti ir un ļauj ieraudzīt to mērķi, ka viņš sastāv no 4 ļoti tā kā savstarpēji saistītām daļām, un mēs redzam, ka kampaņa ieviesīs visus šos elementus, vai nu viņa varbūt uz vienu būs vairāk vērsta, bet kopumā šie ir tie paši svarīgākie atslēgvārdi, ko mēs gribam sasniegt. Varam iet tālāk. Nu, lūk, kā jau vienmēr mēs nolikumā mēģinām definēt svarīgākos terminus, ko tad mēs šī konkursa izpratnē ar to izprotam, jo, kā jau Ants minēja, mēs esam redzējuši, ka arī mūsu AIF finansētajos projektos ir dažādas kampaņas, un viens cilvēks saka, šī ir kampaņa, cits cilvēks saka, šī nav gluži kampaņa. Un tāpēc, jā, mēs esam cenšies ielikt varbūt tādu definīciju un arī tālāk manis pieminētos nosacījumus, gan vispārīgos, gan speciālos, kas ļaus tā kā saprast, kas tad ir kampaņa tieši šajā konkursā. Un laikam svarīgākais būtu, jā, ka tā ir mērķtiecīgi plānota kaut kāds aktivitāšu kopums, kurš ir izmantot dažādas kanālus, metodas, taktikas un pieejas, un kas var panākt ietekmi uz plašām iedzīvotāju grupām, uz viņu zināšanām, prasmēm, attieksmi, varbūt pat kompetencēm attiecībā pret šo kampaņas mērķi, un uzsvars ir uz vārdu plašu iedzīvotāju grupu. Ja? Un mēs par šo arī runājot, domājam, vai, piemēram, projekts, kas piedāvātu 10 video par aktīvu līdzdalību, kas tiktu publicēts sociālajos tīklos. Jā, iespējams, kādā projektā viņš ir ticis, šāda aktivitāte ir tikus nosaukt par kampaņu, taču šajā konkursā mēs uz kampaņu skatāmies kā uz kaut ko lielāku un kas spēj panākt lielāku ietekmi visā Latvijā. Nu, lūk, mēs varam iet tālāk. Nu, lūk, un tālāk tie pārējie nosacījumi, ko es arī tagad stāstīšu, tie arī ir mūsu konkursā izvirzīti nosacījumi, lai mēs, abas puses vienotos un saprastu par to, kas tad ir kampaņa, un kāpēc AIFs neatbalsta tādu mazu kampaņu, ko es tikko minēju par 4 video, piemēram, vai 10 video, ka tas ir kaut kas lielāks, un tāpēc arī šie nosacījumi, kurus es aicinu rūpīgi viņus izlasīt, iepazīties, jo arī pret šiem nosacījumiem tiks vērtēta jūsu katra kampaņa kvalitātes vērtēšanā. Tad pirmā lieta ir noteikti svarīga, ka kampaņa nav fokusēta šaurā jomā, vai nu šauri tematiski, vai šauri uz kādu konkrētu līdzdalības veidu. Jā, var būt, ka jūs esat, piemēram, organizācija, kas strādā ar vidas jautājumiem, un jums gribētu šo kampaņu vērst ļoti tā konkrēti un aicināt cilvēkus iesaistīties, piemēram, vides aizsardzības jautājumos. Taču šajā reizē mēs tiešām gribētu, kā šī kampaņa nav sašaurināta uz vienu tematisko jomu, un arī nav par vienu līdzdalības veidu. Nu, piemēram, nav tikai par dalību brīvprātīgajā darbā, vai nav tikai par, piemēram, kas vēl var būt iespējami, bet ne tikai par dalību vēlēšanās. Mēs gribam tieši otrādi, mēs gribam, ka ar šo kampaņu jūs parādat, ka tās līdzdalības iespējas ir plašas, līdzīgi kā es tikko jau uzskaitījumu, kurš tur bija daudz punkts beigās, kurš vēl nav pabeigts, ja? Katrs šajā līdzdalības tajā visā, kas tas tāds ir, ja, lielajā jūrā, var atrast savu veidu, varbūt kādam viņš sevi saredzēs tikai daudz dzīvokļu iedzīvotāju sapulcē, viņš tur būs ļoti aktīvs un brīnišķīgs, bet varbūt viņš nekad neies un varbūt nepiedalīsies kādā valsts līmeņa darba grupā, un tieši otrādi, ja, ka katrs var ieraudzīt to savu līdzdalības veidu, bet tāpēc ir ļoti svarīgi, ka kampaņa kopumā
parāda šo līdzdalības dažādību, arī dažādus līmeņus no vietējā līdz reģionālam, no ļoti personīga līmeņa līdz valsts līmenim. Tāds ir mūsu aicinājums, un jā, šī gadījumā nevis aicinājums, bet nosacījums. Nu, lūk, un vēl ļoti svarīgi ir parādīt, ka tās atsevišķās lietas, iespējams, jūs runāsiet vienā kampaņas daļā, jūs runāsiet par brīvprātīgo darbu, citā kampaņas daļā jūs varbūt runāsiet par ziedošanu kā par pilsonisku aktivitāti, varbūt kāda kampaņas daļa būs vērsta uz nevaldības organizācijām un iesaisti tajās, bet ir ļoti svarīgi, ka ir kampaņā kaut kāds brīdis, kur jūs parādat, ka šie visi ir tādi, kā sakām, mazi puzles gabaliņi, kas kopā veido demokrātiju, kas kopā veido stipru demokrātiju, lai kādam, lai šī kampaņa kopā valstī izskan, jā, kā arī saka viņas nosaukums, kampaņa par demokrātiju, un lai cilvēki no malas, kas to kampaņu vienā vai citā veidā redzēs, saprot, jā, ka šī kampaņa nav tikai par kādu atsevišķu elementu, bet mēs stāstam par dažādiem elementiem, kas viens otru papildina, un tādā veidā mēs kopā saliekam to puzli un, kā saka, uzliekam jumtiņu, ka šis viss ir par spēcīgu demokrātiju, kas arī konkursa galvenais uzsvers. Nu, lūk. Tādi specifiskie nosacījumi, bet vēl joprojām turpinām par nosacījumiem. Tātad kampaņas mērogs ir visa Latvija, ar lielu uzsvaru arī uz cilvēkiem un vietām, kas ir ārpus pilsētām. Un te, protams, ir skaidrs, ja ir kaut kāda komunikācijas kanāla, kas ir, piemēram, sociālie tīkli, viņiem nav robežu un viņi iet visur, un mēs jau varam, piemēram, reklāmas vēl jo īpaši uzsvērt, ka gribam, lai visā Latvijā aiziet. Taču te vairāk uzsvers varbūt ir uz cita veida aktivitātēm, kur mēs aicinām viņas tiešām, kā saka, samērīgi izvērst visā Latvijas teritorijā, nevis, kā saka, ķekša pēc, piemēram, 10 aktivitātes notiek Kurzemē, un vispār kampaņa kopumā ir par Kurzemi, bet, tad tur atsevišķas lietas notiek arī citur. Tas nebūs samērīgi. Mēs aicinām, jā, līdzvērtīgi un proporcionāli izvērst aktivitātes dažādos Latvijas reģionos. Protams, mēs nevaram teikt, jums ir jāiziet uz katru pilsētu un katru pagastu un uz katru mazāko vietiņu, jums tur jābūt ir klāt, bet, protams, paskatoties uz jūsu kampaņu kopumā, noteikti mēs varēsim izvērtēt, cik lielā mērā viņai ir potenciāls sasniegt Latviju un neaizmirst par nevienu Latvijas reģionu un vietu. Nu, lūk. Līdzīgi ir par sabiedrību. Arī šeit kampaņas mērķis ir strādāt uz iespējami plašu sabiedrību. Tas nozīmē, teikšu uzreiz, kas nevarētu būt šī kampaņa, piemēram, tikai jauniešiem. Mums ir, piemēram, šī kampaņa par jauniešiem un par viņu iesaisti skolu pašpārvaldēs. Nē, tik konkrētai mērķgrupai kampaņa nevar būt veltīta, bet, piemēram, šāds elements varētu būt daļa no kampaņas. Atsevišķi kampaņas elementi var būt vērsti uz kādu specifisku mērķu grupu, varbūt tie ir seniori, varbūt tie ir cilvēki no krievu valodā, varbūt tie ir arī tie paši jaunieši, vai cilvēki, kas dzīvo varbūt pierobežā. Tātad kampaņas elements var būt vērsts un konkrētie kampaņas tur taktikas un pieejas, lai sasniegtu šos cilvēkus, bet tā, ja mēs skatāmies uz kampaņu kopumā, viņai ir jāspēj sasniegt iespējami plašāka Latvijas sabiedrība. Nu, lūk, nākamais mans jau pieminētais piemērs par 10 video sēriju. Mēs aicinām kampaņā izmantot integrētas komunikācijas taktikas un kanālus. Un jūs, protams, īpaši tie, kas ir komunikācijas speciālisti vai jūs komunikācijas speciālisti, ko jūs jau piesaistīsiet, noteikti zina, ka tas nozīmē, ka tās ir mērķtiecīgi saplānoti kanāli, taktikas, stratēģijas, pietiekami dažādi, lai viņi viens otru papildinātu, lai viņi varbūt, ja viņi neaizsniedz, nezinu, ja jaunietis nav sociālajos tīklos, jūs viņu sasniedzat citā veidā, vai ja kāds cilvēks nelasa drukātos, tieši otrādi nelasa digitālās avīzes, bet lasa tikai drukātos materiālus, tad jūs viņu sasniedzat tur. Katrā ziņā jūs mērķtiecīgi izvēlaties šos kanālus, kombinējat viņus, koordinējat, lai tā kā, galvenais mērķis ir maksimāli efektīvi to vēstījumu iznest sabiedrībā un aizvest līdz konkrētām mērķa grupām. Un obligāti nosacījums ir sadarbība ar nacionālo, reģionālu un vietēju līmeņu masu mēdījiem. Vēl viens punkts, ko mēs gribam uzsvērt, ka kampaņa vairāk ir vērsta uz tādu komunikāciju, runāšanu ar cilvēkiem caur dažādiem kanāliem, mazāk uz konkrētiem pasākumiem. Jūs, protams, varat, ja jūs uzskatāt, ka jūsu kampaņas mērķi var labāk sasniegt īstenojot kaut kādus pasākumus,
Viņi var būt, bet viņi nevar veidot tādu lielāko, nozīmīgāko kampaņas daļu. Nu, lūk, un ja jūs strādāsiet ar dažādām mērķgrupām, mēs ļoti labi apzināmies, ka dažādām mērķgrupām reizēm ir dažādi vēstījumi, lai viņus uzrunātu, kas viņus, kā saka, vairāk aizskar un vairāk viņus aizskar tādā sliktā nozīmē, bet viņus tā kā aizķer un liek viņiem rīkoties. Tad rūpīgi skatieties, lai šie vēstījumi viens ar otru nenonāk pretrunā. Nu, lūk, tā mēs varam iet tālāk. Un šie ir aicinājumi, bet šīs tālākās lietas nav obligātas, taču, lai vēl vairāk jums izskaidrotu, ko mēs kā AIFS, kā mēs šo kampaņu redzam, mēs esam arī nolikumā ielikuši vairākas tādas rekomendācijas, un es ceru, ka viņas varbūt palīdz vēl labāk izprast. Viena no lietām, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo mūsu kampaņas vēlmi, ir šis aicinājums izskaidrot demokrātiju. Ja varbūt palīdz vārdi praktiskā demokrātija, darīt demokrātiju, demokrātija darbībā. Mēs ļoti gribētu, ka cilvēkiem šī kampaņa neliekas atkal kārtējais blā, blā, blā par kaut ko vispārīgu, kaut kas teorētiski, jā, viss labi skaisti izskatās, bet es tāpat nesapratu, par ko tad tas īsti ir. Mēs ļoti gribam, ka mēs parādam, ka demokrātija ir darbības vārds, ka demokrātija ir jādara. Mēs parādam, kā cilvēki to var darīt. Nezinu, mēs parādam, ka katra cilvēka rīcība var būt svarīga un ir daļa no šīs lielās valstiskā demokrātiskās sistēmas. Mēs parādam cilvēkiem, ka viņi var kaut ko mainīt pirms tam, nevis pēc tam tikai, sūdzēties, savākt parakstus, piketēt, teikt un lietot hashtagu, ka viss ir slikti, bet ka tev ir iespēja iesaistīties vienalga kāda, vai tas ir tava māja, vai tā ir tava skola, vai tas ir kaut kas daudz valstiskāks. Tur var būt ļoti daudz tie lietas, ko mēs gribam un ko jūs ar savu kampaņu parādīsiet, bet ir svarīgi šis darīt, demokrātija darbībā. Tas lielā mērā iet kopā ar nākamo punktu, ka mēs negribētu, ka tiktu šī demokrātiskā valsts saistīta tikai ar dalību vēlēšanās, kas ļoti bieži cilvēki arī saprot, jā, lai es būtu aktīvs, man jāiet vēlēt. Jā, tā noteikti var būt daļa no jūsu kampaņas, taču, kā jau iepriekš Ants rādīja šīs daudzās līdzdalības iespējas, un arī es minēju, mēs gribam, ka jūs parādat, ka tas ir daudz kas vairāk un ka spēcīga pilsoniska sabiedrība ir tā sabiedrība, kas stāv tuvu valstī arī brīdī, kad vēlēšanas nav, tos gadus starp vēlēšanām. Nu, lūk, tad tāds punkts, kas iespējams, nebūs vienkārši, bet tas ir arī šīs kampaņas, manuprāt, tāds izaicinājums un arī mūsu vēlme, kāpēc viņa ir viena, kāpēc viņa ir tik liela. Mēs gribam, lai viņa būtu pietiekami vērienīga un lai jums izdotos un jūs varētu atrast veidu, kā tikt ārā no tiem burbuļiem, kuros mēs esam. Un īpaši cilvēki, kas pārstāv nevalstisko sektoru, jūs ļoti labi droši vien zinat, kas ir domāts ar pēdiņās ielikto aktīvistu burbuļi, un iespējams arī citi cilvēki varbūt savā vidē zina, kas ir aktīvistu burbuļi. Mēs visi viņus zinām, un viņus visvieglāk ir sasniegt, jo tie ir cilvēki, kas jau ir aktīvi, viņi ir attiecīgi aktīvi piedalās pasākumos, mēs viņus varam uzrunāt. Viņi ir sociālos tīklos, viņi ir dažādās grupās, viņi ir visur, viņi vienkārši ir, un viņus sasniegt ir ļoti salīdzinoši vienkārši. Bet šoreiz mēs mazliet gribam jūs izaicināt un kopā ar komunikācijas cilvēkiem likt galvas kopā un domāt, kā sasniegt tās grupas, kuras nav šajos burbuļos, lai arī varbūt viņām pavērtu to skatu uz to, kas tad ir pilsoniskā līdzdalība. Un mēs kādreiz pat esot burbuļos, man liekas, pat nenojaušam, ka ir cilvēki, kas nezina kaut kādas lietas. Arī man ir gadījies, es esmu NVO bijusi kopš es skolā, mācījos pamatskolā, bet man vēl joprojām apkārt ir cilvēki, kas nezina, kas tas ir. Vai viņi nesaprot, kāpēc viņam būtu jāiet uz skolas vecāku padomi vai par sabiedriskām apspriešanām vispār nerunājot, vai nezinu, varbūt tik tādas ļoti praktiskas lietas, ko mēs zinām. Labi, iespējams, visi zina mana balss, viņš vienkārši ir ļoti skaļāk dzirdams, bet nezinu, ka ir vēl citi dažādi līdzdalības rīki, ko mēs varam izmantot. Piemēram, ir ļoti jauka aplikācija Vides SOS, kur es varu ziņot pašvaldībai par to, ka es esmu ieraudzījusi kādu piesārņotu vietu, un pēc tam aplikācijai saņemt skaistu atbildi no pašvaldības, un nevis tikai atbildi, bet arī to, ko viņi ir izdarījuši šajā jautājumā. Tā kā man liekas, tās iespējas ir tik ļoti plašas, un tāpēc arī mēs šo kampaņu negribam šaurināt.
un atrast un parādīt cilvēkiem iespējams tādas līdzdalības metodas, kas viņiem ir bijušas blakus, bet viņi nav pat par viņām nojautuši. Un jā, kā jūs minēju, ārpus tiem, kas jau to zina. Nu, lūk, jā. Mēs aicinām izmantot arī varbūt tādas neordinārākas, radošākas komunikācijas pieejas, kanāls, metodas. Noteikti ir jūsu ziņā. Varbūt ar jauniešiem labāk strādā dažādi e-vides risinājumi, varbūt ir TikTok influenceri. Varbūt tas vienkārši ir, nezinu, skaisti aprakstīti dzelteni busiņi, kas braukā pa visu Latviju un vienkārši visi viņus ir ieraudzījuši un uzdod jautājumu, kas tie pa busiņiem. Tur varbūt ļoti dažādas lietas mēģinam tiešām iet ārā, varbūt angliski tas out of box, es nezinu, kāds ir latviski, nu, pastīties ārpus ierastā. Tas ir aicinājums, tas nav obligāti. Tad mums liekas, ka arī šo varbūt dažreiz cilvēkiem šķietami smagnējo vēstījumu, demokrātija un līdzdalība. Es domāju, ka arī to var iznest ārā cilvēkiem ļoti saprotamā un vienkāršā veidā izskaidrot. Un vēl mums liekas ļoti svarīgi, ka mēs runājam par konkrētiem stāstiem. Tas droši vien nav nekas jauns izmantot stāstus. Tīpaši, manuprāt, pilsoniskās līdzdalības jomā atkal tie, kas mēs esam burbulī, mēs jau tos stāstus zinām. Mēs zinām, ka kādai NVO ir izdevies panākt likuma grozījumus nozīmīgus, vai mēs zinām, ka mana balss platformā tika savākt pietiekami daudz paraksti un aizvirzīti līdz likuma grozījumiem saistībā, nezinu, ar lūšu medību aizliegumiem vai tikko nesen bija par kažokzvēru aizsardzību. Mēs to zinām, es, piemēram, kā AIF darbinieks zinu, ka manā projektā biedrībai izdevās mainīt Rail Baltica šo plānojumu imantā. Es zinu, tāpēc, ka es lasīju projektu atskaitu, viņi man stāstīja, cik brīnišķīgi viņiem izdevās to mainīt, aktivizējot vietējos iedzīvotājus, iesaistoties Rīgas domas dažādās sapulcēs, un viņi panāca, ka tika uzbūvēts iedzīvotājiem labvēlīgāks šis vilcienā, nu, vēl nav uzbūvēts, bet vismaz ielikts projektā veiksmīgāks plānojums. Un tur varētu būt daudz lielāki un mazāki piemēri. Mēs viņu zinām, bet mums liekas ļoti svarīgi par viņiem runāt. Un runāt tā plašāk, un, kā saka, saliekot kopā daudzos šos stāstus, iespējams, tas mūsu šie veiksmes stāsti kļūst lielāki, dzirdamāki, un viņi, manuprāt, nu, tas cilvēks cilvēkam, vai kur es izdarīju, tev arī sanāks, manuprāt, tā ļoti efektīva metode vienmēr ir bijusi, un arī mēs uzskatām, ka arī šajā gadījumā viņa ir izmantojama. Nu, lūk, tas ir par šo aicinājumu. Es ceru, ka šis palīdz vēl vairāk saprast to, ko tad AIFS ar šo kampaņu vēlas panākt. Varam iet tālāk. Šie tad tie sausie fakti, ko droši vien jau esat kādā no komunikācijas ziņām redzējuši. Tad viens projekts var būt minimums 100 000 vērts. Kā jau minējām, kampaņa ir liela, uzstādījumi gana augsti, līdz pat 140 000, bet nav projekti, kas ir mazāki par šo summu. Tad nevar iesniegt projektu, kas ir pa 80 000. Un kopējais budžets ir tik liels, lai mēs atbalstītu vienu projektu. Un līdzfinansējums, labā ziņa, ka līdzfinansējums nav obligāts. Jā, laikrāmis ir diezgan ciešs, es gribētu teikt. Tie ir 4 mēneši, sākot no nākamā gada janvāra līdz aprīlim. Un tas tiešām šī gadījumā šis laika rāmis ir, kā saka, iekalts akmenī. Aprīlī programma šajā periodā beidzas, un diemžēl neviena aktivitāte pēc aprīļa beigām notikt vairs nevarēs nekādā veidā. Nu, lūk. Un, jā, vēl viena lieta, kas jāņem vērā no laika rāmja, ir 3 nedēļas pirms kampaņas uzsākšanas, lai arī mēs, protams, redzēsim jūsu projektu pieteikumu. Šī kampaņa jau tādā detalizētākā līmenī būs jāprezentē AIF padomei, jo arī jārēķinās ar to, ka šī kampaņa tātad visur ies ar jūsu vārdu un ar mūsu vārdu, un būtu labi vēl pārliecināties pirms kampaņa tiek, kā saka, palaista gaisā, ka arī AIFS tā kā apstiprina un akceptē tos, nezinu, vēstījumus un vēl kaut kādas lietas, lai pēkšņi aiziet kaut kas tāds, kas ir varbūt pretrunā ar AIF vērtībām un uzskatiem par šo kampaņu. Nu, lūk, un iesniedzēji, kā Mans minēja, AIFā var būt tikai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un, manuprāt, tālākajos slaidos arī būs paskaidrots, kas šajā konkursā
Ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas, taču, lai nestraucās komunikācijas jomas pārstāvji, arī jums šeit noteikti ir liela loma šajā konkursā. Jā, man ir vēl viens slaids. Tātad ir vēl viens nosacījums, kas ir jāņem vērā, kas ir vienots nosacījums visiem EEZ un Norvēģijas grantu finansētiem projektiem, ir tādi obligātie publicitātes pasākumi. Varbūt liekas tā mazliet dīvaini, kas tad tie par publicitātes pasākumiem vēl, jo visa kampaņa taču būs viena liela publicitāte. Jā, pilnīgi piekrītu, tāpēc arī, manuprāt, šajā projekta konkursā viņi būs ļoti viegli ieintegrējami projektā. Proti, EZ un Norvēģijas grantu šis finansētājs ir noteicis, ka visos projektos jābūt ir noteiktam pasākumu tādam skaitam un veidam, kuros jūs īpaši izceļat to, ka šo projektu atbalsta granti, un šis ir tāds pasākums, kur jūs varbūt stāstat par to, ko projekts ir sasniedzis. Mērķtiecīgi varbūt plānots pasākums, kas nav kampaņas viena no ikdienas aktivitātēm, bet pasākums, kur jūs īpaši, piemēram, varētu būt kampaņas noslēguma pasākums, kur jūs stāstat par to, ko jūs esat sasnieguši, jūs pieminat, ka šo kampaņu atbalstīja EZ un Norvēģijas granti, un mūsuprāt, jā, mēs ielikām arī kā piemērs, tas varētu būt kampaņas atklāšanas un noslēguma pasākums. Bet tikpat labi varbūt tas ir kāds cits pasākums, kurš loģiski iekļaujas jūsu plānā, kuru mēs šobrīd, iespējams, ir tik radoši, ka mēs viņu vispār nevaram vēl nekādā veidā paredzēt, kāds viņš varētu izskatīties, bet šis ir tāds standarts, ko mēs esam ielikuši kā piemēru. Lūk, un vēl viena lieta bez šiem diviem pasākumiem ir īpaši interneta vietne, kas ir veltīta šim projektam. Tātad projektam, tad varētu likt vienādības zīmi kampaņai šī gadījumā. Un tā var būt gan jauna mājaslapa, gan tā var būt sadaļa iesniedzēja organizācijas mājaslapā. Tā var būt sociālo tīklu lapa, bet ir svarīgi, ka viņi tiek regulāri papildināti ar informāciju par šo kampaņu un par šo projektu, un viņa nepazūd arī pēc projekta beigām. Tāds ir arī nosacījums no donora puses, ka šī vietne viņu var atvērt arī pēc 3 gadiem vai pēc 4 gadiem un redzēt, kas tad šajā projektā bija, kas viņu atbalstīja, kādi bija galvenie rezultāti un tā tālāk. Tā varētu būt kampaņas mājaslapa. Mēs tā spriedām, ka kāda kampaņa varētu nākt klajā ar tādu metodu, ka ir kampaņai sava mājaslapa, kas ir tāda diezgan bieži izmantot arī taktika, tad šī internet vietne var kalpot, šī vieta var būt gan kampaņas mājaslapa, gan internet vietne projektam vienlaicīgi. Lūk, jums būs arī atsevišķa sadaļa pieteikuma anketā, kur jums tiks īpaši lūgts izcelt tās kampaņas aktivitātes, kuras tad nodrošina šo obligāto prasību ieviešanu. Bet iespējams, tas tiešām nav nekas tāds īpaši jums plānojams, jums jau šīs visas lietas ir ieplānotas, jūs vienkārši vēl tīri saturiski īpaši paredzēsiet laiku, lai pastāstītu par grantiem, lai pastāstītu, ko tad ar grantiem mēs esam sasnieguši, jo mēs visi, saņemot šo grantu atbalstu un arī paši granti, protams, ir ieinteresēti, ka EEZ un Norvēģijas grantus saista ar pozitīvām pārmaiņām, ar rezultātiem kaut kādiem, un tāpēc arī ir, manuprāt, diezgan loģiski šī donora prasība īpaši tam veltīt laiku un arī īpaši resursus tam var pieprasīt, ja nepieciešams. Lūk. Tā, Anci, vai man tur bija vēl kas? Nē, paldies. Viss svarīgākais ir izstāstīts. Paldies. Es ceru, ka visi uzmanīgi klausījās, jo šī tiešām bija, manuprāt, viss svarīgākā informācija attiecībā uz kampaņām, lai saprastu, ko mēs saturiski un pēc formāta no tā visa gribam sagaidīt. Tad dažos vārdos par atbilstīgiem pretendentiem, kas var startēt, tad ir jau vairāk kārt šī lieta ir pieminēta, ka tās ir biedrības un nodibinājumi, un ar šo es neko jaunu tāpēc nepateikšu. Līdzīgi kā strateģiskos projektos, mēs arī šeit šobrīd pilnīgi noteikti sakām, ka mēs meklējam reāli vienu partneru, un tikai to mēs meklējam nevis daudzus partnerus, mēs meklējam vienu partneri, ar kuru kopā īstenot kampaņu, jo mēs paši to nevaram darīt. Tā kā programmas nosacījumi paredz, mēs uzzīmējam rāmi, virzienus un norādes un visu pārējo, kādu mēs gribam kampaņu redzēt, un mēs tālāk nodosim stafetes kociņu jums, vienai organizācijai, kas šo mērķi sasniegs. Tā organizācija, kas uz šo projektu finansējumu var pieteikties, ir pilsoniskās sabiedrības organizācija, jeb biedrība vai nodibinājums, kur atbilst šīm 3 pazīmēm, kas ir nolikumā uzskaitītas. Tātad neatkarība no publiskās pārvaldes, politiskām partijām, komerciālām organizācijām un to ietekmes
pēc savas būtības šī organizācija nevar tikt pielīdzināt politiskajai partijai vai reliģiskajai organizācijai, arotbiedrībām, respektīvi tādām, kas ir tomēr tādas nozaru un cita, tā kā negluži pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un trešā svarīgā pazīme, organizācija neīsteno savu biedru vai dibinātāju profesionālas, komerciālās vai tiešas ekonomiskās intereses. Un tā kā biedriem nav šīs komerciālā ieinteresētība. Es šobrīd detaļās, domāju, šeit neiešu, bet ja kādam no jums ir ir vēlme, ir interese par projektu konkursu, bet šie trīs punkti kaut kādā veidā rada rezonanci, vai mēs šeit varētu kaut kādā mērā nebūt atbilstoši, tad es absolūti rekomendēju sazināties ar konsultantiem šajā jautājumā, jo, lai nav tā, ka jūs ieguldat milzu darbu un enerģiju kampaņas radīšanā un beigās izrādās, ka jūs kā organizācija vispār neesat derīgi pieteicēji. Kā jau šeit arī Rasa pieminēja, jau šobrīd šos komunikācijas profesionāļus un citus interesantus, tātad jā. Tātad komunikācijas, šeit pilnīgi noteikti redz dalībnieku sarakstā, tur sabiedrisko attiecību aģentūras cilvēki, piemēram, vai šeit bija Ineses jautājums par mēdījiem, tātad tie visticamāk ir komersanti, jūs nevarat piedalīties konkursā tiešā veidā. Tad mēs pilnīgi droši un neslēpjoties varam sacīt, ka mēs esam modelējuši šo konkursu ar domu, ka pilsoniskās sabiedrības organizācija šo kampaņu būvē kopā ar komunikācijas speciālistiem. Daļēji atbilde uz Ineses jautājumu, vai mēdīji tiek uzskatīti par komunikācijas speciālistiem, mēs nedefinējam, tieši tāpēc arī mēs lietojam šo vārdu komunikācijas speciālisti vai profesionāļi ar domu, ka mēs neizslēdzam to, ka tie var būt arī tikpat labi darbinieki un iekšējie resursi no sektora, no jūsu organizācijas. Tās var būt sabiedrisko attiecību, reklāmas, komunikācijas, vēl kādas aģentūras. Tie var būt mēdīji, tie var būt citi cilvēki, kuri tā kā jūsu ieskatā ir jaudīgi komunikācijas speciālisti. Tas, ko mēs neslēpjoties varam teikt, mēs gribam un ceram, ka profesionālu komunikācijas speciālistu iesaisti varētu iedot citu jaudu un to iespēju iziet no burbuļa. Es domāju, tie, kas mēs esam mūsu NVO sektora burbulī, kāds varbūt 3 gadus un kāds 13 un kāds varbūt jau 23 gadus, es domāju, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs ļoti bieži ar šo cīnamies, ka mēs netiekam ārā no tā savu burbuļu, jo tas prasa višķiņ citu, gan jaudu, varbūt citu radošumu, citu ideju, tas prasa kaut ko tādu, kas varbūt mums vienkārši NVO tipa domātājiem varbūt, tā kā mēs nespējam saprast, kā izskaidrot tiem, kas mūs nesaprot. Tad lūdzu, šis ir tas brīdis, mums ir finansējums, lai iesaistītu komunikātorus tādus, kuri spēj varbūt iziet dabūt mūs ārpus tā burbuļa. Un šeit līdz ar to sanāk to projektu pieteikumu mēs faktiski sagaidām no pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kura būvē šīs kampaņas saturu. Un mēs un roku rokā ir komunikācijas cilvēki, kuri nodrošina kampaņai to kampaņas pusi, komunikācijas pusi. Jūs kā biedrība dodat saturu, jo jūs zinat to lauku, un jums blakus ir komunikācijas speciālisti, ārējie vai iekšējie. Inese vai papildu punkti, ja ir ārējie, nevis iekšējie, tā es apgalvot nevaru. Ja tev sektorā ir jaudīgs komunikācijas speciālists, kuru tu spēj, tad veidlapā ir vieta, kur pievienot konkrētus vārdus, uzvārdus. Mūsu absolūta rekomendācija ir pievienot konkrētus vārdus un uzvārdus. Un pat nevis, komunikācijas aģentūra, ar kuru mēs strādāsim, bet vārdus, uzvārdus, kas būs iesaistīti šajā kampaņā. Ja tie ir cilvēki no sektora, kuri, tavā ieskatā ir ar šo jaudu, un tu vari to parādīt ar vai nu CV kaut kādiem piemēriem, jo tas arī kritērijos var redzēt, ir šī prasība pēc, nevis prasība, kritērijos tiek vērtēta komunikācijas speciālistu pieredze līdzvērtīga apjoma kampaņu vai līdzvērtīga apjoma komunikācijas pasākumu rīkošanā. Tātad, ja mums ir kāds, kurš spēj to parādīt, mēs nesakam, ka nav tāda, absolūti nē. Tas arī var būt valīdi. Jā, varbūt. Mūsu sākotnējā vīzija bija, ka šis ir biedrība kopā ar komunikācijas kompāniju būvē.
organizācija nāk ar savu pieredzi un zināšanām, ar savu darbinieku pieredzi un zināšanām, un komplektā ir šie te komunikācijas cilvēki. Tā. Bet viņi, un tas, kas svarīgi, viņi nevar būt pieteicēji. Ja šīs komunikācijas aģentūras nevar būt pieteicēji. Nākamais solis, kas ir ļoti svarīgi šajā mirklī, mums vienlaikus ir jāņem vērā EZ grantu nosacījumi un prasības, un viena no prasībām ir saistīta ar tirgus izpēti un iepirkumu procedūrām. Tātad mēs pie tā vēl precīzi nonāksim, bet tad šis ir ļoti, ļoti svarīgi, ka pirms mēs kā biedrība sākam darbu ar vienu vai otru komunikācijas pakalpojumu sniedzēju. Varbūt, ka mēs sākam ar vienu, bet tad pēc tam veidojas neveikla situācija. Proti, komunikācijas pakalpojumu sniedzēji, ja tie ir ārējie, ja tie nav mani darbinieki, bet ja tie ir ārējie speciālisti, pašnodarbināti vai firmas, tad viņu izvēle ir jāveic tirgus izpētes procedūrā. Ja tā kā šī summa pārsniedz 5000 eiro. Mēs pieņemam, ka, ja jūs, piemēram, strādāsiet ar vienu vai divām aģentūrām, visticamāk tā darījuma summa pārsniegs 5000 eiro, diezgan garantēti, ka pārsniegs, ja. Līdz ar to tas nozīmē, ka jums šī atlase ir jāveic tirgus izpētes cenu salīdzināšanas procedūrā. Pie šī mēs vēl atgriezīsimies, bet tas tā kā no savu partneru izvēles ir jāpatur prātā, pirms mēs to darām. Lūk, te mēs, domājot par pretendentiem, mēs tā tad nonākam pie nākamā jautājuma saistībā par partnerībām. Vai mēs ejam vieni, vai mums ir vai nav partneri. Pilnīgi noteikti loģisks jautājums, ko ir vērts sev uzdot un apsvērt. Es pilnībā ticu, ka ir organizācija, kuru šis konkurss interesē, bet tā kā no sērijas gribu, bet baidos. Kaut kas liels, bet varbūt, ka man vajag stipru plecu vēl vienu sev blakus. Varbūt ir kāda biedrība, kura nespēja saturiski noklāt kaut kādu tēmu loku. Tad lūdzu, šī ir izcila iespēja startēt kopā ar kādu, tātad projektā ir iespējama partnerība, kur katrs nāk, piemēram, ar savu pieredzi, zināšanām, resursiem, bet, protams, vadošais spēlētājs uzņemās atbildību par to visu kopumā. Bet tad, kā to loģisko partnerības varētu ieraudzīt tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams, ka ir vēl viens cita biedrība nāk ar kaut kādu citu saturisko pieredzi, kura mūsos nav. Tātad, atgriežoties varbūt tomēr precizējot, ka partnera iesaiste nav obligāta, tā ir jūsu izvēle. Partneri var būt gan no Latvijas, gan no donoru valstīm, Norvēģija, Islanda, Lichtensteina, gan no pārējām saņēmēju valstīm, proti šīs pārējās 14 valstis, kurās notiek aktīvo iedzīvotāju fonds un konkursu nolikumā viņas visas ir uzskaitītas. Bet es ļoti, ļoti iesaku, tātad no vienas puses skubinu šo jautājumu nopietni apdomāt, ja tam saturiski ir pievienotā vērtība. Bet partnerība tikai, lai būtu partneris, tā kā jebkura partnerība vienmēr nozīmē kaut kādu tomēr papildu resursu, tas ir papildu koordinēšana, darbs, papildu loģistika un lietu saskaņošana. Tā kā šo partnerību ir jēga veidot tad, ja tam ir saturiski un jēgpilna kaut kāda nozīme. Tā. Un partneris nozīmē arī to, ka šim partnerim ir saturiska interese par jūsu projektu mērķi. Un šeit mēs nonākam pie tā trešā ļoti svarīgā punkta. Partneris nav piegādātājs. Tātad jūs tagad, piemēram, tirgus salīdzināšanas procedūrā nonāksiet pie kaut kādas superes, kur man ir interesanti veidojās sadarbība ar šo komunikācijas aģentūru, un mēs ar viņiem kopā varētu šo projektu būvēt. Šī PR aģentūra visticamāk nebūs jūsu partneris, jo jūs no viņiem pirksiet pakalpojumu. Tas ir bišķiņ kaut kas cits. Viņi ir pakalpojums sniedzēji. Partneris ir tas, ar kuru jūs kopā būvējat saturu un kuram interesē šīs kampaņas, kuram ir interesi par kampaņas rezultātu. Vienlaikus es neizslēdzu, komunikācijas pakalpojums sniedzēji, viņi var būt partneri, bet tad viņi ieslēdzās citi finanšu nosacījumi. Tātad partnerim finansējums tiek nodots, un partneris tieši tāpat kā jūs atskaitās par finansējumu izlietojumu. Šo juridisko niansi ir svarīgi atcerēties, lai nav tā, ka pēc tam ir vilšanās. Mēs paņemam PR aģentūru par partneri, nododam finansējumu, un liekas, ka ar to arī darījums ir beidzies. Nē, partnerim nodotais finansējums prasa atskaitīšanos. Pakalpojums sniedzējs, tā ir cita lieta. Pakalpojums sniedzējs izrakst rēķinu, mums ir pamatojums stāvi aprēķini, kāpēc un kāpēc tam vai citam tiek kaut kas maksāts. Ja?
Līdz ar to mūsu pieņēmums, ka visticamāk komunikācijas šie speciālisti nebūs jūsu partneri, bet piegādātāji, ar kuriem vienkārši būtu ciešākas attiecības nekā ar elektrības ražotāju, no kurus vienkārši saņemt rēķinu reiz mēnesī un viss. Tas tātad ir par partnerībām. Nu, mēs nonākam līdz, varbūt, jā, nezinu, varbūt šajā brīdī ir kaut kādi jautājumi tik tālu. Es tagad skatos, ir 2 jautājumi par budžetu un izmaksām, pie tā mēs nonāksim vēlāk, vai tik tālu par šīm tēmām ir kādi jautājumi. Varbūt, ka, nu tādi degošie. Ja nē, tad mēs varētu iet tālāk un jautājumus krājam varbūt uz beigām. Bet, ja ir sajūta, ka tagad uzreiz, tad sakiet. Tā, neviens nesauc, līdz ar to es pieņemu, ka mēs ejam tālāk. Tā. Nākamais informācijas bloks mums ir saistībā ar projektu iesniegšanu un pieejamo atbalstu, kas varētu būt nepieciešams. Tātad tie, kas ar AIF ir strādājuši, tiem jau pamatprincipi ir zināmi. Projektu iesniegšana notiek mūsu tiešsaistes sistēmā, kuras adrese ir gan šeit, gan nolikumā, gan arī mājaslapā, un varat šeit viņu nefotografēt un nekopēt. Iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris, 2:00 pēc Latvijas laika. Tātad, nu, tagad mums ir vēl 2 nedēļas, laikam no izsludināšanas ir pagājušas, tad vēl pusotrs mēnesis ir palicis. Tālāk pieteikumam, to, kas ir jāpievieno, nu, tās tehniskās lietas, nu, neaizmirstam to parakstīto apliecinājumu rakstu. Nu, ļoti aicinām to darīt elektroniski, citādi mums pēc tam ir jācīnās ar to papīru ganīšanu un glabāšanu, tā kā mūsdienās, kad viss taču notiek elektroniski, neredz iemeslu, kāpēc, lai mēs to apliecinājumu arī neparakstīt elektroniski. Gan savējo, gan arī partneru apliecinājums droši iesakām parakstīt elektroniski. Un tātad pielikumā ir jāpievieno arī būtiskāko, svarīgāko projektu personālu, tā kā CV. Šeit ir tā svarīgā nianse, ka tātad vērtēšanā viens no kritērijiem ir komunikācijas speciālistu pieredze. Un šis ir tas brīdis, kad mēs tā kā pilnīgi noteikti aicinām pievienot arī to cilvēku CV, kas nav un nebūs jūsu darbinieki, bet, piemēram, jūs esat tirgus izpētes procedūrā nonākuši ar šo firmu mēs strādāsim, un šajā firmā no šīs aģentūras kompānijas komandas mums būs šie 3 cilvēki būs mūsējie, kas strādās. Izcili šos 3 vārdus rakstiet iekšā H sadaļā un pievienojiet šo cilvēku CV. Nu, vai nu kā pielikumu, vai kā LinkedIn saiti, 2 versijas, kā to var izdarīt. Un viennozīmīgi aicinām to darīt, jo vērtēti tiek primāri konkrēti cilvēki. Nu, jo citādi jau ir tā, ka ļoti bieži ir tā kā viena lieta ir uzņēmums vai organizācija lielu skaistu vārdu, bet realitātē mēs pēc tam beigās iesaistam varbūt. Tad tajā brīdī mēs meklējam uz fiksu roku kādu praktikantu, kurš tad principā sāks visu no jauna, un tas nav tas pats, tā nav vairs pieredze tajā brīdī tāda pati, kā ir cilvēkam, kurš ir jau varbūt 2 kampaņas pats rīkojas savā dzīvē. Tā kā šeit ir tā, nu, šeit šim ir ļoti liela nozīme. Un tad vēl viena tāda maza feature. Mēs aicinām, bet tā ir jūsu izvēle. Bet, manuprāt, es ļoti iesaku to izvēli izmantot, proti pievienot arī video prezentāciju. Garāk par 7 minūtēm, varbūt tās ir 3, varbūt tās ir 6 minūtes, kas jums ir vajadzīgas, kurā jūs varat izstāstīt, tā kā izstāstīt to savu kampaņas ieceri. Viņai ir jābūt uzrakstītai, un tas arī pamatā tiek vērtēts. Bet ir varbūt reizes, kad jums šāda video prezentācija, mēs tā īpaši par šoreiz iedomājamies, tāpēc, ka nu, ja jums komunikācijas cilvēki ir iesaistīti, vienai daļai komunikātori varbūt ir vieglāk uztaisīt vienu fiksu prezentāciju vai video stāstu vai animāciju vai es nezinu, ko vēl citu, kā izstāstīt, nu, nekā šo tekstuālo daļu būvēt. Un varbūt, ka šis video stāsts ļauj lieliski paskaidrot to īsajā versijā, to, kas ir uzrakstīts aprakstā. Tas veids, kā to pievienot, jā, veidlapā redzēsiet, ir iespēja pievienot failu, ir iespēja pievienot saiti, nu, saite, Zooms, YouTube, varbūt ir vēl kāda cita vieta, kur varbūt negluži mēs šeit, nu, neizslēdzot arī versiju, kas varbūt arī mākoņi kaut kāda krātuvi, kurā ir, bet man kaut kā liktos tad drīzāk, ja tā ir saite internetā, tad uzreiz uz kaut kādu video, kur viņš uzreiz atskaņojās, nevis vēl no turienes ir lejuplādējums, jo tas savukārt tad atkal tur citus riskus paver vaļā. Nu tā,
Nu, un tad, ja izlasot nolikumu, noklausoties šo semināru un pēc tam vēl padomājot, rodas vēl kādi jautājumi, es pieļauju, jo tuvāk nāks termiņš, jo vairāk arī tādi jautājumi varētu rasties. Šim konkursam ir 2 konsultanti. Īpaši tiem cilvēkiem, kuri ar AIFU ir iepriekš saskārušies. Tātad šobrīd nav spēkā standarta stāsts ar visiem reģionāliem konsultantiem. Kampaņai mums ir 2 konsultanti, tā ir Rasa Lazdiņa un tas ir Oskars Zuģītskis. Tātad ar vienu no šiem cilvēkiem sazinieties tajā gadījumā, ja jums ir jautājumi. Un te nav tā kā nepievēršam uzmanību adresei un geogrāfijai, galu galā mūsu dzīve notiek lielākoties e-pastā un telefonā, līdz ar to nav pilnīgi nekāda nozīme, vai šis cilvēks atrodas Daugavpilī, Rīgā, Liepājā vai vispār Briselē tajā brīdī. Ja? Tā kā mēs sazinamies ar to, ar kuru mums kaut kādu iemeslu dēļ šķiet ērtāk strādāt vai kā citādi. Ja? Ja būs kaut kādi neskaidrie jautājumi, mēs pilnīgi noteikti apzināmies, ka šis konkurss, kā jau es teicu, ir citādāks nekā iepriekšējiem. Un līdz ar to mēs apzināmies, ka arī tās neskaidrības un jautājumi varētu rasties biežāk, gan jums, gan mums. Tieši tāpēc, piemēram, arī nolikumā pamanīsiet, mēs šajā konkursā arī tas konsultācija raksturs būs mazliet varbūt citādāks. Tā detalizācijas pakāpe, ko mēs varam šoreiz piedāvāt, es domāju, ir mazliet mazāka. Ja? Mēs neesam tajā pozīcijā, lai mēs varētu komentēt jūsu izvēlēto komunikācijas kanālu efektivitāti, šitie ir labie, vai te vēl pietrūkst video stāsta, vai te vēl pietrūkst. Nē. Tajā darbā mēs neiesim iekšā. Tas, ko mūsu konsultanti varētu darīt, ir primāri paskatīties, vai jūsu piedāvātais komplekts atbilst šiem nosacījumiem. Visa Latvija. Vai tas izklausās, ka tas aptver plašu sabiedrību, ka viņš nav fokusēts uz pārāk šauru vienu jomu vai vienu kaut kādu līdzdalības veidu vai kā citādi. Ja? Kā izklausās šis vēstījums? Es nezinu. Es būtu ļoti piesardzīgs ar šādu lietu komentēšanu. Ja? Mēs esam arī savstarpēji šo pārunājuši. Es nevaru aizliegt, ja Rasa vai Oskars kaut kādā brīdī jums personīgi teiks, man izklausās interesanti, vai šito es nesaprotu, bet to tieši tā arī uztveriet kā viņu personīgo skatījumu. Jo, restīvi, komunikācijas metodes vai komunikācijas teksti, vārdu izvēle, tas ir tas jūsu radošais darbs, kuru vērtēs vērtētāji, un mēs neņemamies viņu, iepriekš novērtēt konsultācijās. Bet es mums, protams, netraucēju jautāt. Jebkurā gadījumā konsultācija, ja ir šaubas, es noteikti iesaku sazināties. Mēs arī, mēs neparedzam, ka šajā konkursā mums būs 95 pieteikumu un pretendenti, tad mēs paredzam, ka arī konsultācijas varētu būt pietiekami brīvi pieejamas. Mēs tiešām es teiktu, ka mēs aicinām, ja jums ir šaubas par kaut ko, droši piezvaniet, aprunājieties. Un tad jau Rasa vai Oskars jums arī reaģēs, vai par šo tēmu viņi ir gatavi jums teikt kaut ko vai nē. Ja būs kaut kas, kas mums iekšēji jāsaskaņo, arī tādu atbildi šoreiz mēs varētu sagaidīt, ka stop, šito jautājumu es tagad nekomentēju, sazvanamies pēc dienas vai 2. Iekšēji sapratīsim, varbūt specifiskas situācijas, kuras mēs nevaram vēl vispār iedomāties. Tā var gadīties. Ja jūs gadījumā vēlaties, lai konsultants var redzēt jūsu topošo projektu pieteikumu, sistēmā ir iespēja viņu uzreiz parādīt, tāpēc es šo šeit rādu, lai tie, kas ar mūsu projektu pieteikumu sistēmu nav strādājuši, tie šo varētu nezināt. Proti, tad ir šeit tā sadaļa darbības, kurā jūs varat ielikt ķeksīti un parādīt, lai attiecīgais jūsu konsultants viņu varētu redzēt. Ja tur pie koordinatoriem parādās ne tas vārds, ko jums vajag, proti tur ir kāds cits, automātiski jūsu projekts tiek sasaistīts ar geogrāfiski tuvāko. Ja jums tur vajag dabūt citu cilvēku, tad tur ir poga, ar kuru jūs viņu varat pieprasīt mainīt. Un tad tajā brīdī tas ir, pieņemsim 24 stundu jautājums, ja jums ir operatīva saruna tajā brīdī ar Rasu vai Oskaru un jums vajag parādīt, un tur nav Rasas vārds, tad
tad arī operatīvi to jautājumu var arī dažu minūšu laikā sakārtot, vienkārši negarantējot, ja gadījumā tajā brīdī nav vajadzīgie cilvēki pie datori. Tā, bet tāda iespēja ir. Kas ir vēl ļoti svarīgi šī kampaņas konkursā tā veidlapa? Teiksim tā, veidlapā ir gana daudz informācijas, bet es teiktu tā pati būtiskākā informācija par kampaņu nav veidlapā iekšā pašā, bet viņi ir kā pielikums jāpievieno. Un tieši tāpēc es pieļauju, ka šī te veidlapas kopīgošana ar uzraugu, bet ar koordinātoru konsultantu iespējams nemaz nebūs tik ļoti aktuāli, tāpēc, ka to pielikumu, to kampaņu topošo varbūt, ka var pārsūtīt. Bet, ja jūs gribat kaut citas veidlapas sadaļas parādīt, tad, protams, tas ir vajadzīgs. Varbūt es patiesībā šobrīd arī varētu veltīt mazu brīdi ieskatīties veidlapām. Mēs neiesim cauri visiem punktiem, bet dažus, nezinu vai nozīmīgākos, bet tādus, kas varbūt varētu radīt visvairāk jautājumus. Tiem, kas nekad nav strādājuši ar šo sistēmu, jums vispirms būs jāpiereģistrējas kā jauniem lietotājiem, izveidosiet vai izvēlēsieties organizāciju, ar kur jūs strādājat, un attiecīgi šeit projekta konkursu numur 8 lūdzu poga sagatavot pieteikumu. Es pie vienas no organizācijām esmu uzsācis projekta pieteikumu gatavošanu, tā izskatās veidlapa. Attiecīgi A sadaļa pamata informācija, labā ziņa ir tāda, ka, teiksim, datumus, piemēram, sistēma jums nemaz neļaus darīt citādi, Sistēma jums neļaus izvēlēties citus mēnešus kā vien janvāru un aprīli, jo pie jebkuriem citiem mēnešiem sistēma liekas, ka ilgums nav atbilstošs. Nākamais, šo gan sistēma nekontrolē, bet norises teritorija diezgan loģiski ir Latvija, un pārējos novadus var neatzīmēt, jo tā ir visa Latvija. Un ja tā nav visa Latvija, tad tas jau pašos pamatos nozīmē, ka kaut kas šai kampaņai nav kārtībā. Ja jūs gribat atzīmēt, ka kampaņa notiek tikai Kurzemē un Zemgalē, tas nozīmē, ka jau ir kļūda. Tātad pie tā ir jāatgriežas. Pie vizītkartes gribu tikai piezīmēt. Vizītkarti rakstiet tā, lai pašiem pēc tam ir forši lasīt, kad viņi aiziet publiskajā kaut kādā telpā, mūsu mājaslapā un citur. Lai no kā, bet no kampaņas projektiem mēs sagaidām spožas vizītkartes. Tā kā man liktos dīvaini, ja mēs radām spožu kampaņu un mēs neprotam uzrakstīt savu vizītkarti. Par organizāciju faktiski šeit pat īsti nav ko pildīt. Par partneriem, ja ir, tad pievienosiet, ja nav, tad nav. Tā svarīgākā sadaļa sākās šeit strateģiski atbilstība D sadaļa. Tātad šeit jums ir jāizvēlās kā minimums viens no šiem rezultātiem, uz ko mēs ejam, un klāt ir jāpaskaidro, kādā veidā, kā jūs paši saredzat, kādā veidā jūsu kampaņa uz šiem rezultātiem strādā. Uz programmas rezultātiem un konkursa mērķi un uz projekta mērķi. Tātad šeit jūsu tāds izvērtējums pret šiem mērķiem. Uzreiz tehniskā nianse. Katram laukam ir noteikts limits teksta apjomam. Ir redzams maksimālais. Es ļoti gribu iedrošināt, tas, ka jūs šeit redzat 7000 simbolus kā maksimālu apjomu, tas nenozīmē, ka 1200 zīmes ir slikti. Var izrādīties, ka kvalitatīvas 500 zīmes var būt daudz labākas nekā 7000 zīmju ūdensgabals. Tā kā vienkārši tas 7000 zīmes ir kā maksimums, lai nebūtu situācija, ka kādam pietrūkst vieta. Bet virs 7000 zīmēm mēs vienkārši neesam gatavi lasīt. Laikam tā jāsaka. 4. jautājums - organizācijas pieredze un darbība. Šeit es vēlos paskaidrot, ka šeit mēs varam paskatīties uz 3 aspektiem, domājot par savu pieredzi. Pirmkārt, organizācijas pieredze, institucionālā pieredze mums kā organizācijai. Otrakārt, iesaistītā personāla pieredze. Šeit viņu aprakstīt otrais nevajag, ja personāla pieredze būs pie kompetencēm. H sadaļā, kur ir jāpievieno visi cilvēki. Tad šeit viņi var nedublēt. Šeit, jūs, ja gribat, jūs varat iedot atsauci, ka, teiksim, projektu personālā būs tur, piemēram, tādu un tādu cilvēku, kuriem ir tur tāda un tāda īsumā pieredze jomā, un vairāk informācijas H sadaļā. Tādu tiltiņu varat būvēt, ja gribat, bet tas nav obligāti. Vērtēšanā ņems vērā gan šo lauku, gan H sadaļu. Bet trešais, kas ir gan nozīmīgi, ir partneru organizācijas pieredze. Proti, ja jūs, piemēram, kampaņu būvējat kopā ar kādu citu vēl organizāciju partnerībā,
ar citu biedrību, kura kaut kādu saturisko pienesumu jums ienes šeit iekšā, tad šī ir tā vieta, kur varat viņu izcelt un ilustrēt, ka, lūk, tas un tas partneris ir projektā, tāpēc, ka, lūk, viņu pieredze un darbība ir šajā jomā. Un kopā mēs attiecīgi nosedzam visu, ko vajag. Tā kā apmēram tā kā šeit šos visus aspektus varat ņemt vērā, domājot par to savu pieredzi. Un tagad mēs nonākam aktivitāšu sadaļā, kurā ir pirmkārt mērķa grupa, kuru jūs šeit ilustrējat, kā jau Rasa stāstīja, mērķa grupai ir jābūt. Mērķa grupa ir plaša un tā kā visa Latvijas sabiedrība, bet šis ir tas brīdis, kad jūs viņu mazliet, tomēr jūs viņu šeit nosaucat. Ko nozīmē visa Latvijas sabiedrība? Šai brīdī jums ir jāspēj nodefinēt. Mēs uzrunāsim 500 iedzīvotājus, 50 000 iedzīvotāju vai 500 000 iedzīvotāju. Cik un kurus, kur un kā, un kas mums liek domāt, ka mēs šo apjomu sasniegsim. Un otrkārt, ja mums ir atsevišķi kampaņas elementu specifiskām grupām vērsti, tad šī ir atkal vieta, kur to paskaidrot. Kas ir svarīgi? Kādam varētu rasties sajūta, ka šī pati informācija jau būs kampaņas aprakstā, jo jūs iespējams, un tas tā var gadīties. Tad mums tomēr ir lūgums viņu šeit nodublēt. Proti, tomēr izvilkt informāciju no kampaņas apraksta tieši par mērķa grupām arī šeit, lai viņa acu priekšā ir redzama vienu vietu informācija par to mērķa grupas apjomu un specifiskajām mērķa grupām, ja tādas ir. Un tas pats galvenais, laikam, ir šis lauks, otrais punkts, kampaņas apraksts, kur nav teksta lauka nekāda. Šeit ir tikai iespēja pievienot vienu vai vairākus failus. Mums ir ļoti liels lūgums kampaņas aprakstu pievienot Word vai PDF failu formātā. Nepievienojiet, lūdzu, kaut kādus specifiskus failu formātus, ko nevar atvērt. Lūdzu, nepievienojiet, arī prezentācijas veidā grūti man ir iedomāties kampaņas aprakstu. Viņš drīzāk ir tā kā, tomēr teksta fails. Varbūt jums ir jāpievieno kaut kādas vizualizācijas, varbūt jūs domājot kampaņu, jums jau paralēli uz lapas jau zīmējās, kā tur kas izskatīsies, un jūs gribat to nofotografēt un atsūtīt skici kaut kādai lietai. Labi, varat to pievienot, bet tomēr maksimāli cenšamies visu aprakstu organizēt vienā failā. Cik liels ir šis fails, man nav ne jausmas. Varbūt tās ir 2 lapas, varbūt tās ir 22, varbūt tās ir 102 lapas, es nezinu patiesībā, man nav ne jausmas. Tas būs atkarīgs no jums. Tas būs atkarīgs no tā, cik liels burts jūs te tekstā liksiet iekšā. Tā kā, es domāju, es ar to mēģinu pateikt, ka mēs apzināmies, ka kampaņas aprakstam mēs nevarējām iedot nekādu veidlapu. Jo kāds savu kampaņu aprakstīs caur aktivitātēm, caur mērķi grupām. Cits to darīs chronoloģiski. Vienam tur būs 2 bloki, kurus viegli aprakstīt. Kādam citam tur būs milzīgs zirnekļu tīkls ar daudz dažādām niansēm, maziem vai kaut ko sīkumiem. Varētu sakot, te ir tik daudz variantu, kurus mēs nevaram paredzēt, tieši tāpēc mums nav veidlapa šim. Bet šeit ir jūsu pašu veidots fails, kuru jūs šeit pievienosiet. Un šis būs galvenais dokuments, vērtējot vismaz 2 no punktiem kritērijos attiecībā uz kampaņas saturu. Šeit tas notiek. Attiecīgi, ja video prezentācija tā saite šeit, un viens no jautājumiem, kas bija arī čatiņā, bija saistībā ar kampaņas rezultātu novērtējumu. Tātad veidlapā jūs redzat jautājums, vai un kādas aktivitātes plānojat, lai novērtētu šo te kampaņas kvantitīvos, kvalitīvos rezultātus. Tiem, kas ir, tā teikt, latviešu valodas gramatikas faķīri, tie jau uzreiz redz, ka jautājums sākas ar vai. Un uz jautājumu vai vienmēr var atbildēt ar diviem variantiem, jā un nē. Tad tas tieši to arī nozīmē, vai ir paredzēta, vai plānojat, nē, neplānojam. Jā, šāda atbilde ir iespējama. Vai mums viņi patīk? Droši vien nē. Mēs droši vien priecātos par to, ka jums būtu kaut kādas metodas. Tāpēc es šeit tajā novērtēšanā droši vien es redzētu, ir tā kā sliktākais scenārijs, ka jums nav nekādu plānu attiecībā uz rezultātu novērtēšanu. Tas arī ir viens no kritērijiem, līdz ar to loģiski jūs zaudējat punktus šajā kritērijā. Otrs variants, jūs pilnīgi man liktos tikai loģiski, ka jūs vismaz kvantitatīvos apjomus novērtējat. Un jūs zinat,
kā jūs saskaitīsiet apmeklētājus, kā jūs saskaitīsiet skatītājus, kā jūs saskaitīsiet, cik cilvēki noticēja. Nu, restīvi, jums vajag padomāt, kā jūs kvantitatīvos apjomus varat novērtēt un saskaitīt. Un trešais līmenis, kas ir visjaudīgākais un ļoti nozīmīgs, un mēs tikai priecātos, ja tāda būtu, proti kvalitatīvā ietekme. Ja jūs jau šobrīd paredzat, ka jūs gribat veikt kaut kādu pētījumu, nu, arī nepārspīlējot, bet ja jūs spējat veikt mērījumu pirms un pēc, man izklausās ļoti labi. Tas mums palīdzēs, jums palīdzēs, tas mums vienkārši ļaus, tas mums iedos papildu instrumentu noticēt tam, ka mums ir izdevies. Un vismaz šajā jautājumā un šajā kritērijā jūs būsiet vinnētāji. Tā, tālāk publicitātes pasākumi ir tā vieta, kur jūs norādīsiet, kuri no kampaņas pasākumiem izpilda šīs minimālās prasības. Kā jau Rasa stāstīja, mēs sagaidām, ka viņi integrējas kampaņā. Mēs ļoti ceram, ka jums šīs publicitātes prasību dēļ nekas cits papildus nebūs jādara. Tā, es sākšu ar kompetenci sadaļu, tātad šeit ir poga pievienot, attiecīgi pievienojam cilvēkus, vēlams, ka šeit ir vārdu uzvārdi. Ja viņu nav, ja vārds nav zināms, tad mēs norādam to, ka jā, persona nav zināma, tad mums ir obligāti jāapraksta šīs paredzamās personas minimālā kompetence, ko mēs prasīsim tajā brīdī, kad mēs to cilvēku meklēsim. Ja mēs vēl nezinām, mums būs kampaņas saturis, mums būs kampaņas, sociālo mēdīju guru, viņa loma būs tāda un tāda, un mēs vārdu vēl nezinām, un mēs zinām, ko mēs no šī cilvēka, kādas kvalifikācijas vai pieredzes mēs prasīsim. Attiecīgi vai nu CV faila veidā, vai arī saiti uz LinkedIn. Šeit vēl ir nodaļa par draudiem un riskiem, citiem vārdiem sakot, plāns B. Mēs apzināmies, ka laiks ir īss, 4 mēneši no janvāra līdz aprīlim. Tieši tāpēc, man liekas, ir divi tik svarīgi, ka jums ir plāns B. Lai nebūtu tā, ka kaut kas 31. martā nesanāca kā plānots, un tagad mums ir nevis jāķerās pie plāna B, bet mums vēl arī jāizdomā plāns B, un tam vairs nav laika. Tā kā šis plāns B ir baigi svarīgais, ka jūs, un tas ir viens no kritērijiem arī vērtēšanā. Nu, un tad īsumā par budžetu. Šeit vispār pie budžeta mēs vēl nonāksim atsevišķā sarunās, tāpēc domāju, vai laikam es budžetu šobrīd nemaz nerādīšu. Tā. Jā, tā tad par projektu atlasi. Domāju, ka es nebūšu ļoti gara. Varbūt svarīgākais, kas jums būtu jāzina, ka rezultātus plānojam paziņot līdz Ziemassvētkiem. Tagad tas ir vienkārši brīdis, kad jūs uzzināt, ir sarkanā vai zaļā gaisma, un attiecīgi konkursu uzvarētājs var jau sākt, kā saka, veltīt laiku, savākt cilvēkus pie viena galda un sākt jau darbu tālāk. Tā kā tas ir laikam tāds svarīgākais par šo. Likt kampaņas plānu zem spilvena pa naktīm, lai viņš tur. Lai riest un aug. Jā, ejam tālāk. Nu, lūk, svarīgākais par atlasi un to, kā mēs pieņemam lēmumu par projektu apstiprināšanu, atbalstīšanu, ir šī 3 līmeņa izvērtēšana, kas varbūt nav arī nekas ļoti jauns tiem, kas mums ir sadarbojušies. Tātad pirmā ir vairāk tehniska rakstura izvērtēšana, tad kvalitatīvā vērtēšana, kur šoreiz varbūt ir tāds jaunums no iepriekšējiem konkursiem. Vienlaikus ar 2 vērtēšanas ekspertiem jūsu pieteikumu lasīs arī komunikācijas eksperts, kuram, teiksim tā, nebūs gluži balstiesības teikt jā vai nē, bet viņam būs dots mandāts sniegt atzinumu par konkrētiem jūsu konkrētām pieteikuma daļām un aspektiem. Nu, lūk, un pēc šī pirmā darbu sāks atlases komisija, kur piedalās 3 personas no dažādiem sektoriem, plus arī novērotāji no mūsu finansētāju puses. Un 3. līmenis ir AIF padomes lēmums. Tā kā, jā, jūsu projektu pilnīgi noteikti nevērtēs tikai viens cilvēks, tas vērtēšanas process ir gan garš, tur ir iesaistīts vairākas puses, un katrs uz to jūsu projektu pastīsies savā laikā un no savas puses. Varam iet tālāk. No šīs slaidas svarīgākais ir, ka kvalitātes latiņa šoreiz ir gana augsta, tie ir 70% no maksimālā punktu skaita, tātad 42 no 60. Jo mēs ļoti apzināmies, mums ir liels un vērienīgs mērķis, ko mēs ar kampaņu gribam sasniegt, un mēs tiešām šai kampaņai esam šo kvalitātes latiņu uzlikuši gana augstu,
jo, nu jā, šis mūsu noslēdzošais konkurss saturiski ļoti nozīmīgs. Mums ir tiešām svarīgi, šis projekts ir gana kvalitatīvs. Nu, lūk, un būs arī vēlāk parādīšu kritērijus. Ir svarīgi, ka projekts savācis ir minimālo punktu skaitu noteiktos kritērijos. Tīri tehniski, jā, var gadīties, ka divi eksperti lasa jūsu projektu un ir liela viedokļa atšķirība, tad noteiktā situācijā, ja atšķirība lielāka par 30%, mēs piesaistam trešo ekspertu. Un, jā, tad tas jau, ko es minēju, ka pēc atlases komisijas, kas sarindo projektus tādā, rindojumā, to vēl pārskatīs. Viņi tad pārskatīs, vai šie projekti visi atbilst stratēģiski šim konkursam un vai ir tā ietekme AIFA mērķu virzienā, un tad sagatavos priekšlikumu padomei, kura tad būs tā, kas pieņems gala lēmumu. Varam iet tālāk, jā, kritēriji. Reizēm cilvēki saka, kas tad tie uz mani gluži tā neatiecas, tos jau tie eksperti lasīs. Jā, protams, ekspertiem tas būs galvenais darba materiāls, taču vienmēr projekta konsultācijās es silti iesaku tos kritērijus izlasīt un izlasīt viņus 2 reizes. Es jums izlasītu viņus pirms projekta gatavošanas un pēc tam viņus izlasīt tādā noslēguma posmā vairāk. Jo kritēriji, manuprāt, ir ļoti labi parāda, caur kādām brillēm uz jūsu projektu skatīsies trešais cilvēks, un trešais šī gadījumā arī 4. 2 vērtēšanas eksperti, un arī komunikācijas speciālisti šajā situācijā, un te ir arī redzami ļoti, manuprāt, uzskatāmi šie atslēga kritēriji, kur jums ir jāsavāc minimālais punktu skaits. Nu, lūk, tātad pirmais bloks, kurā tiks vērtētas tādi, es teiktu, tādi pamatlietas, pamatpīlāri, cik lielā mērā jūsu kampaņa, saturs, ko jūs piedāvājat, varētu ietekmēt to konkursa mērķi, ko es jau iepriekš teicu, un arī Anča minētos demokrātijas kultūras rezultātus, vismaz vienu. Ja? Tātad tas ir kopā, vispār, ja mēs redzam, ka kampaņa jau aizšķāvas kaut kur pilnīgi greizi un viņai nav ietekme nozīmīgi uz šiem mērķiem, tad, tiemžēl, kampaņa nevarēs tikt atbalstīt nekādā gadījumā. Un otrs ir kampaņas saturiska atbilstība. Vispār, kāpēc šis konkurss ir nepieciešams un tiem izaicinājumiem, ko Annis minēja semināra sākumā, un arī manis aprakstītajiem nosacījumiem. Tās ir tādas 2 lietas, kur es tiešām aicinu jūs pārdomāt un pārskatīt un būt pilnīgi drošiem, ka tie vēstījumi un viss jūsu kampaņas kopējais koncepts ir tā, ka arī trešajā pusē ir skaidrs, ka viņš atbilst un varētu ticami sekmēt kādu no šiem, nevis kādu, bet kādu no rezultātiem un konkursa mērķu kopumu. Kvalitātes latiņu šajā kritērijā, ir 7 no 10. Tā kā skolā 7, manuprāt, bija labi vērtējums, tad tāds gandrīz labi šī reizē īsti nebūs. Tātad 7 no 10. Tas ir pirmais. Otrs lielais bloks ir, tātad, manuprāt, un arī Anča vairāk kārt minētā komanda, kas, mūsuprāt, ir tāds, šīs kampaņas izdošanās galvenais elements. Un tiks vērtēta komanda, kā saka, no 2 pusēm. Viens ir šī organizācija, kas iesniedz, pati organizācija vai tajā iesaistītās personas. Mēs skatīsimies, cik lielā mērā šīs personas pārzina šos, kā saka, kampaņas saturiskos elementus. Vai tā ir pieredze demokrātijas jomā, līdzdalības. Tās tēmas ir gana plašas, bet, kā jau Mans minēja, šajā kampaņā mēs redzam šo sazobi starp NVO un NVO jomas zināšanām, specifiskajām, es gribētu teikt, ar komunikācijas speciālistu savukārt resursiem, jaudu un instrumentiem. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka jūs arī skatāties, kura organizācija, vai jums ir varbūt iespēja izvēlēties starp vairākām organizācijām, kas iesniedz projektu. Es ieteiktu ņemt to organizāciju, kuras tā līdzinājā pieredze vai persona pieredze demokrātijas līdzdalības jautājumos ir lielāka. Un jūs to varat, protams, pieteikumā svarīgi to pietiekami precīzi un konkrēti parādīt. Un otra daļa tātad ir šie komunikācijas speciālisti, varbūt tie ir jūsu pašu darbinieki, vai tie ir pakalpojumu sniedzēji, vai tā ir aģentūras darbinieki. Tas jau, ko Annis minēja, ka mēs vērtēsim, cik lielā mērā atbilstoši jūsu kampaņas tam mērogam, vai viņiem ir pieredze līdzvērtīgu vai kampaņu, vai projektu, vai, nezinu, kā to katreiz to sauc, varbūt savādāk, līdzvērtīgu komunikācijas aktivitāšu īstenošanā. Lūk, un arī šeit ir minimālais punkts skaits 3 no 5. Te man būs grūti pateikt, ko nozīmē 3. Arī labi. Ir 2 nianses, ko es gribu papildināt Rasu. Pirmkārt, pie 2.1 kritērija organizācijas pieredze. Tas sevi ietver arī partneru organizāciju pieredzi. Tātad, ja mēs esam iesaistījuši 2 biedrības kopā, tad šeit, šis ir tas veids, kā mēs varam to savu kompetenci audzēt un muskuļus audzēt, esot kopā vairāk.
Un savukārt pie 2.2 tikai precizēt, ka šeit tā pieredze tiek vērtēta līdzīga apmēra kampaņu rīkošanā. Tātad mēs nevērtēsim, vai šie komunikācijas cilvēki ir īstenojuši līdzīga satura kampaņas, bet līdzīga apmēra kampaņas. Uz to apjomu ir uzsvars. Labi, ejam tālāk. Nākamais ir lielais saturiski nozīmīgākais bloks, kur no 30 punktiem jāiegūst ir 20. Un jā, pirmais, ko mēs vērtēsim, ka jūs esat spējuši aprakstīt, pamatot šīs mērķa grupas, ar kurām jūs strādāsiet, īpaši, ja jūs esat kādu specifisku mērķa grupu izvēlējušies, kampaņai vispār ir reāli sasniegt šādu, pirmkārt ir šis kvantitatīvais kaut kāds novērtējums, cik jūs sasniegsiet, otrkārt kampaņa realistiski spēj tādu sasniegt, un arī tā izvēle ir atbilst Latvijas reālajai situācijai, izaicinājumiem katrā grupā un tā tālāk. Tā ir par mērķu grupu. Nākamais 3.2 un 3.3 ir divas lietas par kampaņu. Viena lieta ir kampaņas apraksts, un otrs ir kampaņas saturs. Ja kampaņas aprakstam nav minimāli sasniedzamais, tad kampaņas saturam gan. 3.2 kritērijā tad mēs vērtēsim to, cik lielā mērā vispār ir saprotams tas, kas kampaņā notiks. Cik skaidrs ir viss sākot ar mērķis, vēstījumiem, norisi, kas pēc kā, kādā secībā, kurā vietā, ar kādiem kanāliem, kādi rezultāti paredzami un tā tālāk. Savukārt kampaņas satura kritērijā 3.3 mēs tad jau vērtēsim saturiski, cik lielā mērā tas saturs, ko jūs piedāvājat kampaņā, varētu sasniegt jūsu izvēlēto mērķa auditoriju, vai visu Latvijas sabiedrību atkarībā no jūsu kampaņas, kā tas būs plānots, un cik efektīvi ar šādu saturu, šādām metodēm mēs varētu sasniegt gan tos jūsu mērķus, ko jūs savai kampaņai specifiski droši vien izvirzīsiet, gan arī lielos jau AIFTAD programmas un šī konkursa mērķus. Te atkal ir tas 7 no 10. Mēs atkal atgriežamies pie tā paša vērtējuma labi, kas ir jāsasniedz. Lūk, un tad divi tā šķietam mazāki kritēriji, bet tāpat tās tomēr ir iekļauti un tiks vērtēti ir par riskiem. Ļoti iesaku šo risku sadaļu tiešām rakstīt specifiski jūsu projektam. Nereti esmu redzējis projektos, ka riski tiek aprakstīti ļoti vispārīgi. Personāla riski, finanšu riski, politiskie riski un vēl citi riski. Tas tāda pieteikuma sadaļa, kas der jebkuram projektam, es saku, tas tāds nebūs tāds analītisks, objektīvs un padziļināts risku izvērtējums, tāpēc tiešām riskus pastieties uz savu kampaņu un padomājiet specifiski, kādi riski varētu rasties. Un kampaņas ietekmes noteikšana, tas jau, ko Ancis minēja, tieši tikko izstāstīja, jā, obligāti nav, taču mēs ļoti novērtēsim šajā gadījumā arī ar punktiem, ja kampaņā jūs paredzēsiet gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rezultātus mērīt. Ticu, jums noteikti ir pieredze, zināšanas, kā to panākt. Tā kā, jā. Vismaz, ja jūs nevarat visu kvalitatīvu, kvantitatīvu, tad skatieties, ko jūs varat. Tā punktu skala nav 0 un 5, ir 1, 2, 3, 4, 5. Tā kā jūs varat dažādos līmeņos tos punktus savākt, bet es tiešām iesaku šajā virzienā arī kaut ko darīt. Lūk, un finanšu izlietojums tur arī nekāda jauna Amerika. Mēs noteikti, ka vērtēsim visus šos parastos kritērijus, kas ir atbilstība ekonomiskums, izmaksas un to atbilstību vidējām cenām. Ļoti svarīgi te droši vien ir uzsvērt, ka ja jūs nodosiet aģentūrai gana lielu naudas summu, kā tas, piemēram, varētu būt kādā situācijā, ir ļoti svarīgi, ka jūs tomēr mums iedosiet pieteikumā informāciju par to, kā šī summa veidojas. Vai tā ir, jūs to informāciju iegūsiet no aģentūras tāmes, vai kopā jūs aprēķinu veidosiet, bet jūsu pieteikumā tur būs arī īpaša vieta, kur viņu norādīt, jo ja jūs norādīsiet tikai vienu summu, ka aģentūra saņems 85,000, mēs nekādi nevarēsim pateikt, vai tās izmaksas ir viss, kas te minēts atbilstošas, nepieciešams un pamatotas. Lūk, un, protams, pēdējais mēs skatīsimies tā kopumā, cik tad lielā mērā tās izmaksas ir samērīgas pret jūsu rezultātiem, pret sasniegtajām mērķgrupām, pret ietekmi, ko jūs panāksiet. Tā kā tie ir divi punkti, šeit nav minimāli sasniedzamais, bet, protams, ka finanšu punkti tā ir sastāvdaļa no visiem kopējiem punktiem, arī var būt gana izšķiroša brīdī, kad mums ir jāizvēlas starp divām ļoti labām kampaņām. Iespējams, viņas ir saturiski abas brīnišķīgas ar līdzīgu ietekmi,
Un var tā gadīties, jā, ka reizēm tiešām kādas budžeta kritērijas. Tāpēc es savās konsultācijās vienmēr saku, budžeta kritērijos nedrīkst nevienu punktu pazaudēt. Te noteikti šo var arī, te var droši, šis ir jautājums, ko arī konsultanti var palīdzēt, saprast, paskatoties uz jūsu stāmi, vai ir pietiekami informācija, lai eksperts varētu izvērtēt. Jo bieži tā, ka eksperts nevar izvērtēt, jo vienkārši trūkst informācijas, ir lielas summas, trūkst kaut kādas skaidrojumi. Nu tad jā, tad nākamā tēma ir finanšu plānošana. Tie, kas ir šo tēmu, ir kādreiz jau klausījušies citos semināros, šoreiz mēs tā kā viņai iziesim cauri straujāk, jo, līdzīgi kā kampaņas apraksts, arī budžets šai reizē, veidosies mazliet varbūt citādi, un mēs pilnīgi noteikti paredzam, ka šai gadījumā tas kampaņas budžets būs, teiksim, lielākas, vērtīgākas rindas un mazāk viņu pēc skaita, un vairāk jūs strādāsiet ar šo budžeta rindu paskaidrošanu G2 laukā. Tāda vismaz tā mūsu doma, bet, pamatprincips, kas jums šajā brīdī no šī tā kā ir jāatcerās, ir proti, ja kāds jautā, kādas izmaksas var iekļaut, tur nekas nav mainījies. Atļautas ir pilnīgi visas izmaksas, kuras nav aizliegtas. Ja? Tas patiešām nav mainījies. Tātad jums atliek tikai un vienīgi atrast katrām izmaksām piemērotāko kastīti. Tiešajās izmaksās joprojām ir 6 galvenās budžeta pozīcijas, un tiešās izmaksas tās ir tās, kuras ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai, kuras ir konkrēti saistāmas ar aktivitātēm. Pilnīgi godīgi mēs paredzam, ka dominējošās izmaksas būs 5. pozīcijā pakalpojumi un 1. pozīcijā personāls. Man ir ļoti grūti iedomāties tur pamatlīdzekļu iegādes šajā īsajā projektā. Varētu būt kaut kādas ceļu izmaksas, ja jums ir ceļojošās aktivitātes un jūs paši pērkat tur degvielu vai transportu, ja? Varētu būt kaut kādu preču izmaksas, ja jūs paši savai kampaņai pērkat kaut kādus vajadzīgos materiālus. Tā kā, protams, ka visas šīs budžeta pozīcijas ir izmantojamas un pieejamas. Veidlapā redzēsiet, katrai budžeta pozīcijai ir sava vietiņa paredzēta un apakšā ir plusiņš, kā pievienot ar vienu jaunas rindas, atbilstoši savai specifikai. Tātad līdzās tiešām izmaksām ir netiešās izmaksas, un tās ir tās, kuras nav saistāmas ar konkrētām aktivitātēm. Tā ļoti vispārīgi sakot, tās ir jūsu organizācijas administratīvās izmaksas, kuras loģiski šī projekta dēļ varētu palielināties, jo jūs varbūt kāds būs vairāk birojā un tērēs vairāk elektrību, kāds būs vairāk tērēs papīru, kaut ko drukās, galu galā vienkārši ir jāmaksā par apkuri birojā un kaut kāda daļa no jūsu projekta, kāda daļa no jūsu biroja būs veltīta šim projektam. Un tātad netiešo izmaksu lauks ir tā vieta, kur jūs norādīsiet pamatojumu. Cik lielā mērā, cik lielu daļu šis projekts veido no jūsu kopējām administratīvām izmaksām noteiktajā projekta laikā. Šeit ir jāņem, es piemēram, esmu pilnīgi pārliecināts, ka 15% maksimālo netiešo izmaksu apjomu būs ļoti grūti šeit pamatot, jo tas periods ir īsts, tie 4 mēneši. Bet, ja jums viņa tāda matemātika veidojās, jā, labi, bet pie netiešo izmaksu procentu blakus ir apraksts, kur ir jānorāda šis netiešo izmaksu aprēķins pret kopējām organizācijas izmaksām. Un ja jums pat ja jums ikmēneša administratīvie izdevumi ir 2000, 4 mēnešos tas apjoms nesakrājās tik lielu, jo tas ilgums ir īsts. Tā kā šeit vienkārši šo ļoti paturiet prātā, lai tagad jūs viegliprātīgi ierakstat 15% drīkstēja tik arī liekam. Šis, man liekas, nebūs tas gadījums. Svarīgi nianses, ka netiešās izmaksas nevar dublēties ar tiešajām izmaksām. Tātad, ja jums netiešo izmaksu aprēķinā neiekļaujiet tādas lietas, kuras jūs realitātē prasat tiešo izmaksu rindās, ja tur, ceļu izdevumu, piemēram. Tad varbūt jūs izvēlaties, ka kaut kādi ceļu izdevumi būs nelieli, un kopējās izmaksās mēs viņus negribam šobrīd rādīt. Jūs paredzat viņus pie netiešo izmaksu aprēķina, ka, kā saka, biroja tur administratīvā izdevuma un kaut kādi ceļu izdevumi komandai, un tad attiecīgi tas apjoms aiziet netiešās. Arī tas ir iespējams. Labā ziņa, ka par netiešo izmaksu izlietojumu nav jāatskaitās. Un šī ir tāda, tā rinda, ar kuru ir vieglāk pēc tam grāmatvediski tikt galā.
Un tagad jautājums par budžeta detalizāciju. Tas ir vienmēr šis grūtais jautājums, un nekad jau īsti nav vienas pareizās formulas. Bet šoreiz vēl vairāk kā jebkad nav vienas formulas, kā to budžetu pareizāk organizēt. Jo es tiešām ticu, ka kāds gan kampaņas aprakstu var organizēt atšķirīgi, tāpat arī budžetu var organizēt ļoti atšķirīgi. Katrs, tā kā jūsu projekta loģika, jūsu kampaņas loģika atbilstoši tam tad arī strukturē. Tas, kas ir svarīgi, budžets, lai iet roku rokā ar kampaņas aprakstu. Lai tad, kad es lasu budžetu, man ir skaidrs, uz ko šī budžeta rinda, uz kuru satura daļu tas attiecās. Man liekas, ka tas ir tāds vienīgais konkrētais padoms, ko es varu iedot, domājot par budžeta organizēšanu, strukturēšanu, savukārt par detalizāciju. Mēs šobrīd esam tā kā iedomājušies, ka visticamāk jums būs salīdzinoši lieli izmaksu bloki, kurus jūs atšifrēsiet vai paskaidrosiet G2 teksta lauku. Tātad budžeta veidlapā, tātad šis ir tas kopējā veidlapa. Sistēma automātiski skaitīs kopsummu, šeit ir tās budžeta pozīcijas, personāls, ceļš, pamatlīdzekļi un tā tālāk. Attiecīgi šeit ir poga, pievienot rindu. Darbdevēja sociālās apdrošināšanas iemaksas sistēma rēķinās automātiski, ko līdz jūs pie nodarbinātības veida atzīmēsiet, ka tas ir darba līgums. Tā, un tad, piemēram, šeit, es varu iedomāties, piemēram, ka jums ir, jums ir reklāmas pakalpojumi visām tur kaut kādiem kampaņas, visas kampaņas laikā ir kaut kāda reklāmas pakalpojumi, un tur ir summa, 5,000, 10,000. Tad attiecīgi šeit zemāk ir otrais lauks, G2, kurā mēs arī tad mierīgi rakstam, kur 5,1 reklāma, un attiecīgi man ir kaut kāds stāsts, kā veidojās šīs izmaksas. Lai ir saprotams, ko nozīmē šī summa. Jo summa ir lielāka, jo viņi vairāk loģiski raisa jautājumus. Ja jums te parādās, tur ir kaut kāda, ir summa, tur preces tādas un šitādas par 200 eiro, mēs neprasam paskaidrot, cik pildspalvas tur apakšā slēpjās. Drīzāk G2 lauku varat izmantot, lai ilustrētu kāda tipa, kas tur apakšā kas slēpjās zem šīs summas. Tam ir šis G2 lauks. Netiešās izmaksas, kur šeit redzat, šeit norādīsiet procentus, sistēma automātiski aprēķinās summu. Netiešās izmaksas, es teiktu, vismaz summa noteikti ir pēdējais, ko šeit norādīsiet, tikai tad, kad viss budžets ir aizpildīts. Jo jūs nevarat norādīt procentus, kamēr jums nav kopējā visas izmaksas savadītas un kamēr jums nav sasniegts šeit maksimums un kamēr visas personāla izmaksas nav ievadītas. Jo kamēr man viņas tur nav, tikmēr arī tas procents rēķinās citādi. Ja jums reāli personāla izmaksu nebūs un visa nauda aiziet uz pakalpojumiem, tad arī netiešās, protams, nebūs nekādas. Tas tā var gadīties. Lai gan bišķiņ jau tā kā gribētos, ka tomēr arī jūsu organizācijas darbinieki ir iesaistīti, tad, kad rodās loģiskais jautājums, kāda ir organizācijas piederība, ja jūs visu naudu atkal outsourcēsiet uz āru, cik tā kā pakalpojumos nodosiet. Tā. Sistēma automātiski kontrolēs to, vai šeit ir šī summa 100 līdz, teiksim, šobrīd es viņu, ja es spiestu pārbaudīt, man te izlēkt vesels strēķis ar visādiem sarkaniem laukiem, ka es viņu nemaz nevaru iesniegt sistēmā. Cita starpā, tātad summa ir jābūt no 100 līdz 140. Jūs nevarēsiet sistēmā iesniegt projektu pieteikumu par 22,000. Sistēma jums to neļaus. Budžetā pievienot pielikumus nevar, bet ja ir, piemēram, tā, ka jums ir varbūt strādājat ar vienu komunikācijas aģentūru. Jums ir sastādīta tāme un negribās tos visus ciparus šeit G2 laukā pārrakstīt. Es varu tādu loģiku iedomāties. Tad varbūt es teiktu 5. pozīcijā pie pakalpojumiem. Jūs sadalat kaut kādās loģiskās pozīcijās, loģiskajās rindās, lai ilustratīvi viņš šeit ir redzams, kaut kādas tā kā izmaksas summas. Un tad ir sadaļa I, pielikumi, kur ir iespēja pievienot failus. Bet šeit ir jāņem vērā, ka šie nav, šie papildu pielikumi nav saistoši tādā izpratnē, ka, jo mēs negribētu, ka šeit tagad tiek pievienot papildu informācija ar 19 visādiem pielikumiem un nevar saprast, kāda kuram jēga un kāpēc. Un tieši tāpēc, mēs viņu sev nepadaram par saistošu. Tāpēc svarīgai informācijai ir jābūt, par budžetu G sadaļā.
Bet, es varu iedomāties, ja būs tur, piemēram, pievienota Excel tabulā ar budžeta tāmi un izklāstiem kaut kādiem, tas vērtēšanā palīdzēs, neredz iemeslu, kāpēc, lai vērtētājs to neņemt vērā. Tā kā tā. Attiecībā uz finansēm, tātad man ir laikam tikai divi slaidi palikuši, par kuriem es tad šeit gribu izstāstīt, proti, bez lielām detaļām, bet par darba laiku uzskaiti, tomēr plānojot budžetu, to ņemiet vērā, ka, protams, elementāri darba laiku uzskaiti, viņai ir jābūt jebkurā gadījumā saskaņā likumu. Otrkārt, ja šajā projektā tiek nodarbināti cilvēki, kuri, piemēram, jūsu biedrībā ir jau strādājoši citos projektos vai pamatdarbā kaut kādā citā veidā finansēti, jums ir jāspēj nodrošināt šo darba laiku nodalīšanu. Tas nekur nepazūd, tas ir obligāti. Tas jau pēc likuma tā ir prasība un tā ir donoru valstu neizbēgama prasība. Nākamā svarīgā lieta šie iepirkuma un tirgus izpēta darījumiem virs 5000 eiro precēm un pakalpojumiem. Šis attiecas arī tad, ja piegādātājs ir norādīts jau pieteikumā. Un šī ir tāda nianses, ko reizēm cilvēki piemirst, liekas, bet ja es G2 laukā norādīju, ka, lūk, ir cena tāda, un tā mums ir no tādas un tādas firmas, tad uz mani tā tirgus izpēta neatiecās. Nē, tā nav. Jebkurā gadījumā ir spēkā nosacījums par tirgus izpēti. Pie tās tūlīt vēl paturpināšu, vēl dažus teikumus par to teikšu. Un šajā kontekstā partneris nav pakalpojums sniedzējs, lieta, ko mēs jau iepriekš runājām, bet atgādinu, jo mēs ļoti bieži redzam projektos šo kļūdu, kas sajauc. Man ir partneris izraksta rēķinu, un mēs viņu apmaksājam. Tad tas vairs nav partneris, tad tas ir pakalpojums sniedzējs. Partneris ir organizācija, ar kuru jūs kopā īstenojat projektu. Un tad par šo tirgus izpēti. Šajā brīdī tās nianses, ko mēs šeit arī nolikumā esam norādījuši, mazliet vairāk šiem pievēršam uzmanību šeit nekā citos konkursos, jo mēs paredzam, ka būs šie pakalpojumi un viņu summas pārsniegs 5000 eiro vairāk nekā jebkurā citā konkursā. Tātad, ja pakalpojumiem, bet tas pats arī par precēm attiecās, vērtība sasniedz 5000 eiro, tad piegādātājs ir jāizvēlas caurskatāmā un dokumentētā procedūrā, kas nodrošina godīgu konkurenci un izmaksu efektivitāti. Ir jābūt vismaz 3, un tas arī pirmajā pielikumā ir nosaukts, šeit vismaz 3 cenu variantiem ir jābūt. Šito mēs esam prezentācijā piemirsuši ielikt, ka ir vismaz 3 cenām ir jābūt jūsu cenu salīdzinājumā tirgus izpētē. Kas ir būtiski? Tirgus izpēte nenozīmē jūsu pienākumu izvēlēties lētāko. Ir drīzāk stāsts par tā kā value for money. Tātad, kas ir tas arguments, kāpēc es izvēlos vienu vai otru? Ja man ir cena 20 000, 30 000 un 40 000, un es izvēlos dārgāko pakalpojumu, es domāju, jūs paši sapratīsiet, ka tas loģiski prasa paskaidrojumu, argumentu, kritēriju, kāpēc es esmu izvēlējies dārgāko. Man tas šķistu dīvaini pie šī tik lielas starpības. Ja jūs varat pamatot, nevaru teikt, ka tas nav iespējams. Ja tur starpība ir 20 000, 21 un 22, manās acīs tā ir nebūtiska starpība. Tas paskaidrojums par to, lai izvēlētos dārgāko vai vidējo, manuprāt, varbūt stipri vien trauslāks, tāpēc, ka tā starpība nav tik milzīga, bet jums ir kāds spēcīgs arguments, ko jūs tur zinat, ja? Un šie kritēriji jūs varat, mēs esam redzējuši vairākos projektos, piemēram, ir organizācijas, kas rīkojot tirgus izpēti, jau iepriekš definē, kas ir tie kritēriji, kurus mēs vērtēsim. Mēs skatīsimies cenu, skatāmies mums pašiem līdzinājā sadarbību, mēs definējam varbūt kritērijas organizācijas, tā uzņēmuma reputācija, varbūt mēs vērtējam tā pakalpojums sniedzēja ieinteresētību, kuru mēs varam novērtēt pēc tā, vai firma grib ar mums runāt, vai viņi mums palīdz, cik operatīvi viņi reaģē. Tā kā mēs no tā jau varam izdarīt secinājumus, vai un kā mēs gribēsim ar viņiem sastrādāties. Tagad tie kritēriji, kā jūs izvēlaties savu potenciālo pakalpojumu sniedzēju, ir vairāk. Jūsu ziņā viņus nodefinēt, izvēlēties firmu, ar kuru strādāsiet, un dokumentēt šo procesu. Tas nozīmē, ka jūs sagatavojat protokolu, rīkojumu, lēmumu, kaut kādu dokumentu, kurā ir nofiksēti tie argumenti, kritēriji, piedāvājumi un pieņemtais lēmums ar pamatojumu. Šoreiz mēs nolikumā to rakstām, kā iesakām tirgus izpēti veikt pirms pieteikuma iesniegšanas. Ja man ir pavisam godīgi jāsaka, es nevaru iedomāties, kā jūs varētu iesniegt projektu pieteikumu un norādīt konkrētus personāžus, kas strādās jūsu kampaņā, neveicot tirgus izpēti.
Jo, ja jūs man tagad norādīsiet, ka mums strādās tā un tā aģentūra, un šie 3 komunikācijas speciālisti, un izrādās, ka tirgus izpēti neesat veikuši, un tas kopējais darījums tur būs, piemēram, 30,000 eiro, tas nozīmē, ka jums tajā brīdī būs jāveic tirgus izpēti, un ja mēs secināsim, ka tik šo pašu pakalpojumu ar līdzvērtīgu kvalitāti jums var nodrošināt cita aģentūra par 22,000 eiro, starpības ar 20 un 30 ir diezgan nozīmīga. Tad ir jābūt tad jau ir tādam diezgan spēcīgam argumentam, kāpēc izvēlēties šo variantu. Tad tas nozīmē, ka vai nu jūs sāksiet nodarboties ar acu aizmālēšanu, kas it nemaz nav jauki, vai arī jūs atdursieties pie tā, ka jums ir jāizvēlās cita firma, ar ko strādāt. Un tad jūs uzmetīsiet kādu, kas jums palīdzēja radīt kampaņas projektu. Tas atkal nebūtu godīgi. Nu, tā kā es šeit neredzu īstenībā citu variantu, kā vien veikt šo tirgus izpēti šobrīd uzsākot darbu. Mēs esam sapratuši, ar ko mēs strādāsim, un tad mēs ar viņiem tālāk ejam uz priekšu. Esam godīgi viens pret otru, godīgi pret mums un AIFU un donoriem kā naudas devējiem, esam godīgi pret pakalpojumu sniedzējiem, un galu galā godīgi arī pret sevi, ievērojot AIF principus un vērtības, izslēdzot korupciju, esot caurskatām godīgi. Nu tā. Nu viss. Varbūt ir šai brīdī kādi jautājumi. Vēl bija čatā jautājums, vai summa ir ar vai bez PVN. Yes. Paldies, lieliski, jā, šito es aizmirsu. Tātad summa, kuru, tātad šeit man ir ļoti liels aizdomas, ka tas jautājums nāk no komersanta, jo nevalstiskā ja biedrībai nodibinājumam šāds jautājums par nav aktuāls. Respektīvi, summa, nauda, kuru AIFs nodos biedrībai, kas īsteno projektu, vispār ir ar PVN neapliekams darījums. Tātad šajā mirklī PVN vispār nespēlē lomu. Savukārt, darījumi, kas tiek veikti projekta ietvaros, visticamāk ir apliekami ar PVN, bet tas nav atkarīgs no mums. Ja biedrība, kas īstenos projektu, ir PVN maksātājs, un ja viņi var PVN summas atgūt no vida, tad PVN nav attiecināms izmaksas, un tad PVN tā kā nevar iekļaut budžetā. Vairumā gadījumu projekta izmaksas nevar atgūt kā priekšnodokli, tāpēc, ka viņš nav saistīts ar saimniecisko darbību, līdz ar to visticamāk PVN ir iekļaujams arī budžetā. Var sakot, šī summa 100 līdz 140 tūkstoši ir kopējā naudas summa, kuru varēs saņemt biedrība vai nodibinājums, kas īstenos projektu, un ja biedrība iegādāsies pakalpojumus, kur ir apliekami ar PVN, un viņš ir jāmaksā, un viņu nevar atgūt, tad jā, tad PVN ietilps šajos 140 tūkstošos.